Nu jā, un man liekas, ka viņi kaut ko piedāvās, bet es gaidu pagaidām. Okay. Bija tā cīņa, kad bija Ozols pret Gačo boksa ringā, tagad būs Vītols pret Gausu. Smieklīgi. Jā, atcīkot, tātad Gunters Vītols pie mums ir ieradies mūsu podkāstā sērijā, kad mēs aicinām ciemos pieaugušos, gudrus un izglītotus, lai iemācītos kaut ko jēdzīgu no viņiem. Gunteru uzaicināt ieteica mūsu iepriekšējais ciemiņš Gatis Galviņš, kas ir vēja enerģijas entuziasts. Nav entuziasts, bet vēja enerģijas asociācijas padomes priekšsēdētājs. Bet Gunters savukārt, Gunters ir ekonomists un fizmats, pēc izglītības maģistrs mācījies Latvijā un Zviedrijā, uzņēmējs pelnīšanas ziņā, pietiekoši populāra personība Twitterī un Facebookā, ārprātīgi interesanti pasakot līdzi. Tur ir nevis vienā brīdī Twitteris nomainīja to settingu, ka tu vari rakstīt garākus tos postus par 150 zīmēm, un Gunters to riktīgi izmanto. Vēl būtiski iezīmē Gunters piedalīsies Eiropas parlamenta vēlēšanās no partijas ar nosaukumu Tauta zeme valstiskums, kā šo partiju nosauc raidījumā de facto visai Raiba kompānija. Ņemot vērā, ka tu kandidēji arī iepriekš kandidēji no apvienotā saraksta Saeimas vēlēšanās. Vairs nē. Mēs varam apskatīties ne tikai tavu LinkedInu, bet arī tavu to deklarāciju. Tagad mēs zinām par to, ka tev ir 2 piekabes, ja nemaldos. Svarīga informācija. Ļoti caurspīdīgs sākums. Bet tā globāli, tu esi ekonomists un man liekas, kur vēl labāks temats, kā iesākt mūsu sarunu, kā par procentiem un obligācijām un aktuālo ziņu par Air Baltica. Man liekas, vispār čau medinieki. Neesam sen tikušies. Jā, čau, Karlsson. Arī cerams, ka visi mūsu klausītāji ir priecīgi mūs dzirdēt atpakaļ pēc šiem 2 mēnešiem, vai cik ir pagājis. Bet es tieši šorīt vienkārši runāju ar savu kolēģi, ka ir baigi, ko tagad darīt, nav īsti skaidrības, kur to naudu investēt. It kā nekustamajā, tur 7% gadā, vai ne, varbūt var SMS kredītos, tur mintusā uz 11%. Bet es kā Air Balticā var uz 15% gadā investēt ar valsts garantiju. Varbūt visi tur tās baigās nianses, varbūt varētu mums pastāstīt, arī izglītot mūs un pārējos visus, ko īsti tas vispār tā Air Baltica obligācija nozīmē? Ko nozīmē tie 15% vai 14,65% gadā, vai tur ir valsts garantija, vai tas ir bez riska investīcija, kas vispār tur īsti notiek? Jo visi ir sacepušies, Twitterī visi cepās, tev būs debata ar Gausu visticamāk, un mēs ļoti ceram, ka būs. Bet tas notiek, kā parasti saprast, Latvijas atkal ir apčakarēts vai nē, kas tur? Nē, pirmkārt, procents pats par sevi, 14,5% nozīmē to, ka tas nav bezriska ieguldījums. Pēc būtības tā obligācija, tas pats aizdevums, viņš vienkārši ir standartizētā tādā formā, vērtspapīra formā, un viņi ir plānots kotēt Euronext Dublin biržā, tā ir viena no lielākajām tādām elektroniskajām biržām Eiropā. Tur ir daudz investori, lielas naudas, respektīvi mēs varēsim redzēt, kā mainīsies šīs obligācijas cena. Jo, ja sākumā viņa dod šo te atdevu līdz savam beigām tos 14,5%, tad, ja izrādās, ka Air Baltica situācija uzlabojās, šobrīd viņa nav īpaši spīdoša, tad šīs obligācijas vērtības strauji var pieaugt, vai lēnām. Un tad tā atdeve līdz tam atdošanas brīdim, viņi būs attiecīgi mazāk. Tā kā patiesībā tas būs tāds rādītājs, skatoties šo cenu, vai tā situācija investoru prātu uzlabojas vai ne. Šis vērtspapīrs nav ar valsts garantijām. Finanšu pasaulē pastāv tāds jēdziens kā implicit garantija vai tāda netieša garantija, jo daudz domā, ja jau reiz mēs to avio kompāniju esam studējuši agrāk, tur 2013. gadā, pēc tam Covid laikā, politiķi saka, ka tas ir ļoti nozīmīgs uzņēmums, daudziem viņš patīk, tad pastāv iespēja, ka, ja kaut kas notiek, tad vienalga mēģinās kaut kādā veidā to glābt, bet nekādas tādas tiešas garantijas šeit nav. Ja mēs salīdzinām
Teiksim, ar hipotekāro kredītu. Ja? Hipotekāro kredītu vidēji jūs varat paņemt šobrīd pa kaut kādiem zem 7%. Sanāks, tas Eiribors. Ja? Un šeit tā likme divreiz lielāka. Un kāpēc? Tāpēc, ka šīm te obligācijām viņām nav apakšā tāda ļoti stingra un pilnīga garantija. Ja jūs ieķīlājat savu dzīvokli, piemēram, tad jūs... Ļoti konservatīvs pamats. Tas ir ķīla. Šeit tā ķīla ir, bet viņa nav pilnā apmērā, līdz ar to, tas ir tā kā vairāk līdzinās tādam patēriņu kredītam, kur jūs varat dabūt bankā. Jūs apstieties, piemēram, kredītkartes procents vai citus tādas finansēšanas, tur jau arī tie procenti būs pār pa 10%. Jā. Jo tie pamatskaitļi, tās obligācijas ir 5,25 gadi, minētie 14,5%, 340 miljonu apmērā, bet es sapratu jau no tām aplēsēm par interesi, viņas ir bijušas uz 850 miljoniem pat vērtas pēc. Nē, tā ir ko darīja kompānija. Ja? Tad es esmu liela kompānija, kā es varu dabūt naudu. Es neeju uz vienu banku, bet viņi taisīja tā saukto roadshow. Viņi vienkārši braukāja pie dažādiem investoriem. Viņi saka, ka tur vairāk kā 100 investori izrādījuši interesi. Un tad tu viņiem stāst par kompāniju, rāda, tas saucās roadshow, viņi rāda financials, ja, tur viss rāda. Un tad rodās šī ideja par to, ka pa kādu procentu likmi viņi būtu gatavi. Viņi saka, ok, labi, tu mums patīc, mēs tev naudu esam gatavi aizdot, bet mēs gribam 15%. Un tur it kā spriežot pēc tiem komentāriem, ko ir devis kompānijas finanšu direktors, viņš teica, ka no sākuma tā kā bija doma 15, bet tā kā to interesi izrādīja tur vairāk nekā 100 investori un visi grib, ja, respektīvi to naudu varēja savākt tos 840 miljonus. Viņi saka, tad tomēr 14,5, ja, un tad mēs, un tad tas samazinājās. Vai kāds ir bijis, roadshows, tas varbūt roadshows mazliet tās misnomers, vai ne, jo, roadshows, tas liek domāt. Tas oficiāli finanšu pasaulē saucās. Jā, to es zinu, vienkārši īstenībā vārds roadshows, manuprāt, vienmēr ir bijis ļoti neloģisks, jo nav jau tā, ka tas ir šovs. Tu jau brauc pie privātiem investoriem un to parāda, vai ne? Zināmā mērā tas ir šovs, tas ir tā kā, jūs tirgojaties ar īpašumu, jūs arī parādat, ja redz, ka tāds viņš ir, un tu pastāsti visu to labāko. Bet tad, kad tu izlaidi obligāciju, ja, tad tur tiek sastādīts tā sauktais prospekts. Ja. Ir stingra likumdošana, jo tas tomēr ir regulēts vērtspapīrs. Un tur tev obligāti jāuzrāda gan labās lietas, gan teiksim, kaut kādus mīnus. Tur tu nevari vienkārši sarakstīt tā, ka visi baigi forši. Ja. Jo tā, kad nāc televizorā stāstīt par to, kā iet, ja, tur viens saka, es esmu mazliet kritiskāks, ja, tur kompānijas vadītājs ir pozitīvāks, tad tur jau iekšā tiek sarakstīts ļoti, ļoti konkrēti, kas tev ir jāatklāj. Ja? Tāpēc, līdzīgi kā tad, kad tu gribi paņemt kredīti, tu esi uzņēmums. Ja? Tu arī tur rādi bilances, biznesa plānu, bet tur katra banka prasīs kaut ko mazliet citu, ja? Bet tāpatās tu dos daudz dažādas ciparus. Tad obligācija gadījumā tas jau ir ļoti regulēts ar likumu, kas tev tur viss ir jāsaraksta. Ja? Un plus tad investori, tad, kad tu brauc viņiem pičot vai mēģini iepārdot tās obligācijas, tad tur viņi uzdod papildus jautājumus un tad tur tā darbojas. Bet kā, piemēram, tos 14,5% to nosaka Gauss, nosaka finanšu direktors ar Baltikumu, vai to tajā brīdī viņi... Kas ir pirmais tirgus lēmums? Parasti ar obligāciju emisiju nodarbojās finanšu starpnieki bankas šajā gadījumā. Ja, teiksim, iepriekšējā obligācija tā bija, es pareizi atceros, SEB banka, tagad tur ir cita. Un tie ir tie, kas mēģina saprast. Tad pirmkārt, vēl viena lieta ir, ka tad, kad tu izlaidi šo obligāciju, tev viena no lietām, ko tu parasti izdari, ir tu aizēji pie profesionāls reitingu kompānijas, kas novērtē tavu kredītu risku. Un tad pārējie investori, viņi var nelīst iekšā tavās finansēs pārāk dziļi. Viņi zina, ka ir atnācis respektabls vērtētājs, tā kā nekustamiem īpašumiem tas būtu vērtētājs. Viņam ir tur reputācija, un viņam ir sava skala, kurā vietā viņš tev ierindo. Un šajā gadījumā tur nebija nekāda brīnuma, ja teiksim, avio industrijām šie reitingi diezgan zemi. Šajā gadījumā tas ir, ja tie reitingi ir tur A, B, C, ja, tad mēs esam tajā B kategorijā kaut kur pa vidu, kas jau ir skaitās augsta riska ieguldījums. Un tad viņi ir tie, kas, un tas process ir gan dārgs, to pasūta pat kompānija, kas grib izlaist obligāciju. Un viņš ir ilgs, tas ir tā, ka tiešām tev nāk un tev auditē, tev uzdod jautājumus, viņiem ir specifiski jautājumi.
Un tad viņi tev piešķir šo reitingu, ja? Cik tad īsti tas risks ir. Un tad investori visur pasaulē, viņi skatās, reko ar šitādu reitingu, tās obligācijas, viņas tur varētu būt ar tādu un tādu ienesīgumu. Un tad tālāk jau bankas skatās savus klientus un tā tālāk apzina. Ja? Un saka, jums ir interesi par šito, ja? un cik jūs varētu, teiksim, maksāt. Un tādā veidā tas lēnām tas viss notiek. Tā kā to nedara pati kompānija. Bet kā, piemēram, bet kā ir Baltika, varbūt kredītreitings kotējās pret citām avio kompānijām ar līdzīgu struktūru? Tu minēji, ka viņas viss ir riskantas, jā? Viss ir riskantas, bet... Viņas daudzas atrodas tur, jā, jo tā industrija, viņi ir... Jā, Ryanair vienīgā avio kompānija, kas saņēma subsidijas un vēl nav bijusi bankrota, principā tādas potenciāli, vai ne? Jā. Bet, kopumā avio industrija subsidē valstis, bet vai Air Baltics ir sliktāks, labāks vai līdzīgs citām avio kompānijām Eiropā, bet ne pasaulē? Air Baltics... Salīdzinājumā ar saviem konkurentiem, es domāju, ka viņš nav sliktāks, ja? Jo to Covid laiku tur daudzas kompānijas neizdzīvoja, ja? un tas tagad dod iespēju, teiksim, pārņemt tās nišas un tam līdzīgi. Ja? Visiem ir zaudējumi, bet kopumā avio industrija ir šausmīgi maz pelnoša. Šausmīgi maz pelnoša. Tāds piemērs, kad uz vienu cilvēku, uz vienu pasažieru vidēji globāli avio kompānija nopelna 5-6 eiro, tā ir kafēja lata krūzīte. Un tam pretī stāv šausmīgi dārgas lidmašīnas, ļoti augsts drošības prasības, tur uzturēšana un tam līdzīgi. Un pati industrijas asociācija tur Eiropā, viņi saka, ka tā pelnītspēja ir tik zema, ka faktiski, ja ņem vērā risku, kādu tu kā investors uzņemies, tad tas bizness viņš nav investoriem izdevīgs. Un tāpēc ir tā. Un tad ik pa brīdim notiek kaut kādas krīzes, piemēram, naftas cenas. Ja? Vien brīdi viņas ir stabilas, tad atnāk karš, vai tad bija kaut kāds OPEX un vēl kaut kas. Un tajos brīžos visas avio kompānijas praktiski ļoti smagi cieš. Un tāpēc, ja mēs paskatāmies pēdējos tādus 10 gadus vai 20 gadus, tad ir tā, ka, teiksim, tās kompānijas, kuras valsts uzskata par tādām svarīgām savai ekonomikai, tad viņi arī atbalsta. Ja? Un tas arī mans viedoklis, ka pēc būtības, tagad varbūt viņiem ies labi kaut kādus gadus, bet pēc tam atkal būs kaut kas. Tā kopumā vienkārši it is, tur nav nekā greiza, vienkārši tādi procenti sanāk, jo citādi neviens neinvestētu. Tieši tā, jā. Bet tagad, piemēram, Ryanairs, jā. Bet īstenībā arī divreiz vairāk bija pieprasījums. Jā, bet... Tad viņiem tagad drusku pakaļ, ja viņi jā, bet teicis jautājums, kad piedāvā ļoti, ļoti augstu likmi, tas saskrien daudz, bet, ja, teiksim, viņi to likmi nolaist, kā es biju domājis, ka tā likme būs 12%, jā, kas arī pietiekoši augstu. Jā. Tu jau nezini, vai tur lielākā daļa pateikt, ka nē, mēs neinvestēsim. Un to tu nekad nevar zināt, jo tu jau viņiem pārdod to vīziju. Viņi saka, ok, mēs tā kā esam gatavi piedalīties, bet pa šī tāda likme. Jā. Un tas, ko kompānijas saka, viņi saka, mums izdevās to procentu likmi samazināt pa 0,5%. Bet es domāju, ka viņi varēja samazināt vairāk, jo ja ir pārāk daudz gribētāju, tas jau ir tirgus, pieprasījums, piedāvājums. Ja pārāk daudz gribētāju, tad acīm redzot, tu vari to preci pārdot bišķi dārgāk, vai šajā gadījumā aizņemties lētāk, ja, un palikt tikai pār tā pusi. Tā kā tas, ka ir bijuši tā interese tik liela, tas drīzāk liecina par to, ka tā kompānija ir aizņēmusies bišķi pa dārgu. Es personīgi, ja man būtu iespēja, ja es būtu lielais fonds, man liekas, pirktu pa visu savu naudu, bet to nevar, laikam, privāta personas darīt. Ne par savu naudu. Mēs kā nodokļu maksātāji daļēji nopirkām 50 miljonus. Bet skaties, tu būtu pircis kā privāta persona par 11%. 11? Jā. Noņem 20% nost. Jā. Izdevīgākā nekustamais īpašums. Līdz 9% es saku, jā, jo 97,97% valstī pieder tas uzņēmums. Es neticu, ka viņš aizies greizi pa 5 gadiem tik ļoti, lai bankrotētu. Esmu gatavs iet līdz drusku zemākam ienesīgumam kā nekustamiem īpašumam, tāpēc, ka man nebūs rīnieku jāčakarēs. Vienkārši nopērku un beigās saņem naudu. Tas ir mans jautājums, jo būsim reāli nopļosim 15%. Tas man ir šausmīga riska pakāpe. Procentu likme naudai vispār reprezentē risku, vai ne? Jā. Kaut kādas ekonomiskās norises. 15% ir mīskasti vienkārši. Uzreiz jautājums, vai ja Lietuvai būtu kaut kāda aviokompānija, kura visu laiku ir bijusi mīnusos, vai tad mēs
uz viņu tā skatītos, ka mēs gribam pirkt un uz 5 gadiem paļauties, ka viņi nenoiet pa burbuli. Mēs vienkārši, mēs zinām, ir Baltika, mēs varbūt drošāk un jūtamies. Es tagad to vēsturi neatceros no galvas, bet ir bijusi gan Lietuvā, ir bijuši kompānijas, kas ir bankrotējušas, gan Igaunijā. Ja? Tas tāds process, tā vēsture ir diezgan, viņi ir tāda kāda viņi ir, ja? Un tās kompānijas tiešām viņas nāk un aiziet. Bet tas obligāciju turētājs savā ziņā arī tāds ļoti, atkal it kā liela likme, bet viņš jau ļoti pasargāts, jo, ja bankrotēs un ja tur nāks administratori, viņi jau būs praktiski pirmie, kuriem naudu atdos, ja varēs kaut ko atdot. Jā, vispirms jādod ir nodokļi, algas jāsamaksā, nodokļi, un tad ir interesanti, ka tā reitinga aģentūra Fitch viņi iedeva arī vēl vienu reitingu, kas saucās recovery reitingu, respektīvi, cik tu var rēķināties gadījumā, ja nevarēs visu atdot. Un tad tā summa ir 50-70%. Tagad skatieties, jūs investējat, pieņemsim, 1000, ja? Jūs zināt, ka 5 gados, ja kaut kas notiks, tad jūs dabūsiet apakaļ 50 līdz 7%. Viņš bija kupons 50% kupons plus bulets, vai ne? Jā. Bulets, vai ne? Galā. Jā, protams. Okay. Tur nogaida 1 gadu, saņem pirmo izmaksu un pārdod brīvajā tirgu un viss. Jā, bet ja situācija, redziet, kas notiek, ja situācija pasliktinās, piemēram, tad tās obligācijas cena tirgu nokrītās. Jā, nevienam vairs nevajadzēs. Un tad tev tas ienesīgums, tad tu būsi tā kā zaudējis kaut ko jau, bet tad tas ienesīgums līdz galam palielināsies. Viņš tikpat labi var būt 20%. Ja es pareizi atceros, tad iepriekšējās obligācijas, tā, ka viņas tirgojās, tur bija tie mirkļi, ka, ja sākumā aizņēmās pa 6,7 un kompānijai vienalga, viņi maksā to kuponu 6,7 tur gadā un viss, ja. Bet investori varēja nopelnīt vairāk, ja viņi nopērk to tirgu, tāpēc, ka tā cena nokritās, jo visi saprat, ka kaut kā tā situācija jau bija pasliktinājusies. Covid jau nāca tieši pa vidu, ja. Varbūt tiem, kas nezina kupons un bulets un tā tālāk, tas būtībā nozīmē šajā gadījumā 1000 eiro ir aizdevums, tad katru gadu tiek maksāts 150 eiro un aizdevuma beigās atdod 1000 eiro, vai ne? Jā, cik es saprotu, šeit tas tā bija esošajā iepriekšējām obligācijām. Šeit, man liekas, kad reiz ceturksnī maksās. Tur var būt dažādi. Bet tā ideja, ka tie ir 4,5%. Kupons ir kaut kāda naudas daudzums kaut kādā periodā. Tev nāk naudas plūsma. Un tāpēc jūs pareizi spriežat, ka no investoru viedokļa, skaties, ja tu apakaļ dabūsi 0,5 līdz 7%, bet tas ir ietverot arī procentus, ko tu esi uzkrājis. Respektīvi, tas nav tikai no tās pamatsummas, bet arī no tiem procentiem. Un tu domā tā, klausies, es tad tagad pa 4,5%, ja, 1 gadu, 5 gados es varu, tur pareizinam, ja tur kaut kāds 72, cik tur procenti sanāk, ja. Zaudēt tu vari 30. Tā kā, tas, viņš neizklausās pēc tāda ļoti slikta dīla, ja godīgi, ja. Tas izklausās, vienkārši tas, ko es mēģināju vilkt, ir, ka, manuprāt, tas izklausās pēc kaut kas ir ļoti atžgārni, jo likme reprezentē milzīgu risku. Te pašā laikā valsts 20% no obligācijām nopirka, vai ne? 50 miljonus. Tad fiks pieņēma to lēmumu, ka viņš pār drīkst, jo viņi pirms tam nedrīkstēja, vai tā nebija? Viņi balsoja, lai viņi vispār varētu pirkt kaut ko. Nē, šis instruments nebija pieejams, jo valstī vispār ir ļoti ierobežots, kā viņi var palīdzēt kompānijām, ja. It sevišķi nozarēs, kur ir konkurence, kur ir cita tā tālāk, Eiropas Savienība ļoti stingri to regulē. Ja? Tur ir gan konkurences ierobežojumi, gan arī atbalsts sniegšanas. Un tagad bija Covid, tad visi atzina, ka problēma ir liela un visiem, un tagad mēs ļaujam. Un tad valsts ieguldīja pamatkapitālā 250 miljonus, tas, kas tagad jau ir iztērēts, ja? Bet solījums bija, mēs jums atļaujam, bet jums tā nauda ir jāatgūst tagad līdz laikam 26. 7. gadam. Tuvākajos gados viņi ir jāatgūst atpakaļ. Ja? Un tāpēc tā kompānija, tas jau ir nākamais jautājums, viņi iet tagad uz to IPO, respektīvi pārdos savus akcijas, jo tā nauda ir jāizceļ ārā. Bet tās gan es nepirktu. Obligācijas, bet aviokompānijas akcijas. Jo redz, kas ir sanācis, tu nevari atdot tādas summas, jo kompānija kā tāda, viņi varbūt var nopelnīt tur 10 miljonus, 20 miljonus gadā, bet viņi nevar nopelnīt 3-4 gados 100 miljonus, piemēram. Tas ir praktiski neiespējami. Vai tajā brīdī, ka lika iekšā tus 200 miljonus, bija 7 miljonu peļņu gadā, kas nozīmē, tur bija 30 bija zaudējumi. Vēl bija negatīvs pamatkapitāls un ekvitīvs, un tur 30 gadi, nebija 30 gadi laikam, lai atgūtu, teiksim tā, ja mēs tā ļoti rūpētā dalām. Tad tajā laikā ķipa 3% valsts liek iekšā equity, un tagad pēkšņi 15%. Man ir tāds, kas tur notiek?
kaut kas ir galīgi greizi. Tas diapazons valsts investīcijā ir 3–15%, un ka vēl valstī kasē ar vien vairāk, ar vien mazāk naudas paliek pārēc. Bet salīdzināsim varbūt ar nekustamo īpašumu šito situāciju. Ja? Iedomājieties, mēs te sēžam smukā telpā, mums ir dzīvoklis, viņš nav apdrošināts, un vienā brīdī viņš jums izdeg. Pagrabs pirms pāris dienām šai mājai izdega. Lūk, ir izdedzis, ja? Un tagad ir tā. Tas dzīvoklis pēc būtības tirgu jūs pārdot nevarat, ja? Vai arī tur varat atdot pa 0. Jums ir 2 varianti, ja? Vai nu viņu, kā saka, pamest, viss tas nauda zaudēt, vai otrs ir ieguldīt varbūt pat dzīvokļu vērtību, un viņu atjaunot iepriekšējā stāvoklī. Un tas ir tieši tas, kas notika ar pagājušo ieguldījumu Air Balticā, ja? Tā kā bija Covid laikā, ja? Lidmašīna stāvēja, līzingi jāmaksā un tā tālāk. Tas ir kaut kas līdzīgs. Tā nauda tiek šajā laikā, kad kurš viņi ir ieguldīti, viņi faktiski ir nodedzināti. Ja? Jā. Un viņas tur nav. Tagad to ir ieguldīt atpakaļ un atjaunot to māju tajā stāvoklī. No tā kompānija pati vērtīgāk nepaliek. Tas nodegušais dzīvoklis tagad ir atgriezis iepriekšējā stāvoklī, bet tu esi vienkārši nosedis kaut kādas zaudējumus. Un tas ir tas, kas ir noticis. Un tas, kad ļoti daudz stāst, ka agrāk stāstīt, tas ir ieguldījums, un mēs viņu atgūsim. Un kas notiekās tagad? To naudu ieguldīja, bet ļoti labi zināja, kā atpelnīt viņu neizdosies. Un tāpēc tanī brīdī, kad bija doma, ka tagad mēs viņu atjaunosim, to dzīvokli vai to, tad mēs to dzīvokli pārdosim. Un tādā veidā mēs atgriezīsim to naudu, ko mēs ieguldījām šīs lietas atjaunošanā. Lai jūs saprastu to analoģiju. Jā, un tad pateiks, ka gribējām dabūt ārā 500 miljonus, dabūjām ārā 100 miljonus, bet redz, tur ģeopolitika un procentu likmes un tā tālāk, un tāpēc jau, kopumā jau mēs zaudējām naudu, vai ne? No tiem, ielikām 200 miljonus, izcēlām 100, bet, tur ģeopolitikas dēļ, vai vēl kaut kādu citu apstākļu dēļ, diemžēl nevarējām visu atgūt. Tā nebūs? Var uz to lietu skatīties arī savādāk. Var skatīties, ka mums ļoti patīk tā kompānija. Mums patīk. Jācer, ka ir milzīgi netīšas. Viņi nodrošina mums iespēju, salīdzinoši lēti kaut kur aizbraukt uz daudzām vietām. Tas ir tāds servis. Ja mēs uzskatām, ka aviolīnijas ir tāds nepelnošs bizness, tad mēs zinām, ka labākajā gadījumā viņi būs pa 0, sliktākajā gadījumā viņi būs ar mīnus. Bet, ja mūs apmierina tas rēķins, ko mēs par to maksājam, tas ir ok. Ok, bet tas ir, varbūt mēs visu dienu vakar nerunājam par Air Baltica, bet vienkārši mans jautājums pēdējais ir, kas ir tas, kas ir šis objekts, kurā mēs ieguldam? Iespējai lēti aizlidot? Īsti nē. Air Baltica biļets ļoti dārgs. Vai mēs, līdz ar to, vispār skaidrs, ka naudas nepelna. Naudas nepelna, vai ne? Tad jautājums, kāda ir Nacionālās aviosabiedrības funkcija? Nodrošināt lētākos reisus uz pēc iespējas vairāk galamērķiem? Īsti nav. Diezgan dārgi ir. Tas ir tas, ko praktiski sludina. Jā, publiskais tēls. Tas, ko man vienkārši kā liekas, man liekas, ka Air Baltica runā par saviem pilāriem, kas ir zaļākās lidmašīnas, tur vismazāk nokavētie reisi un kaut kas tur vēl. Man jau, piemēram, liekas, ka Air Baltica būtu jābūt tikai vienai funkcijai. Pat 5 eiro uz cilvēku vest maksimāli daudz cilvēks no Eiropas uz Rīgu, uz vizītēm uz Latviju, bet to funkciju Air Baltica nepilda. Jā, un tā īsti nav Air Baltica vaina, es par šo esmu runājis. Doma ir tāda, iedomājies, ir kaut kāda sala, paņemsim Madeiru. Ja tur nav lidlauka, tad tur turisti nebrauc. Viņi atbrauc ar laiviņu tā tālāk. Ja tur ir lidlauks, tev uzreiz tur atbrauc daudz cilvēki, maksā daudz naudas par uzturēšanos, ceļ tavu ekonomiku. Tas arguments šeit kompānijai tas pats, un to, ko viņi saka, mēs jums ceļam IKP. Bet redz, tas ir tā kā šosei. Tu vari aizbraukt prom, tu vari paņemt savu naudu, aizbraukt uz Turcijas kūrortu, iztērēt naudu tur un celt turienes ekonomiku, vai arī tu vari piesaistīt kādu no ārpuses, kurš atbrauks pie tevis un iztērēs naudu šeit. Okay. Un tā problēma ir tā ir tā kā divvirziena ceļš. Pa viņu var braukt vienā virzienā vai otrā virzienā. Un tas, kas faktiski, ko mēs redzam, ka turistu skaits Latvijā atkopjās sliktāk nekā tas atkopjās Igaunijā vai Lietuvā, kur tas nav. Tad tas nenotiek. Tā nav Air Baltica vaina. Jo tev jau jābūt arī, kur tu uzņems, lai mēs būtu interesanti vieta, mums sevi jāreklamē, mums jābūt normāliem taksometriem tā tālāk. Tā kā tas jautājums par to IKP studēšanu, es domāju, ka viņš ir ļoti pretrunīgs. Mēs to īsti neredzam.
No, bet vai nebūtu, piemēram, mēs tagad dzīvojam perifērijā, būsim reāli. Neesam mēs gluži Eiropas centrā un arī esam mazs tirgus. Tā kā mums jau, piemēram, tu brauc biznesa braucienā, ja tu nebrauc kādu lielo pilsētu, tev jau ir jābrauc viens pārsēšanos, kas nozīmē nodarboties ar eksportu biznesu jau ir dārgāk Latvijā nekā Vācijā. Vai ne? Tev ir jāpārlido kaut kur. Vai nebūtu loģiski, ka kaut vai lidojumi no Rīgas uz kaut kādām pilsētām būtu subsidēti vēl vairāk un lētāk, jo pašlaik nopirkt pēdējā brīža biļetes kaut kādā Air Baltikā ir dārgāk kā kādā Lufthansa no Rīgas, piemēram. Tu vienkārši gribi, lai viņi iegulda nevis 200 miljonus, lai nebankrotē, bet jau pirms tam biļetēs? Nē, vienkārši, beigās sanāk tas pats tikai savādākā formātā, lai... Nē, kaut kā vienkārši, kaut kas vienkārši liekas jūsīgi, mēs ieguldam 200 miljonus un pretī mēs dabūjam dārgāko avio kompāniju, kas vispār operē Rīgā. Un tad jautājums, vai Air Baltica pēkšņi neoperētu vispār vairs šajā pasaulē, vai tas būtu tā, ka mēs ar autobusu braukt uz Eiropas centru. Gan jau, ka nē. Tas ir arguments, ko lieto pat kompānija. Viņi saka, kur Eiropā ir koncentrēts lielākās bagātības, bagātākās ekonomikas. Viņas atrodas tik tālu, kad ar mašīnu tur neaizbrauks īpaši. Uz Vāciju tu vari aizbraukt, bet tur tev jābrauc, tur pusotru dienu vai diennakts. Viņi saka, redzi, mēs nodrošinām piekļuvi bagātiem tām ekonomikām ar domu, ka tie no bagātās ekonomikas varētu atbraukt pie mums un kaut ko darīt. Un tas, ka mēs esam nomali, tas neko nenozīmē. Paskatieties, draugi mīļie, kas notiek Somijā. Tur izdomāja, viņi tur privatizē to salveci, šito Santa Klausu, tur Rovaniemi. Paņem uztājas pilnīgā nekurienē, un tur cilvēki brauc. Kāds Santa Klaus sakars ar Somiju? Vai tāpat ledus viesnīca? Tur džeki izdomāja, ka ziemā sasals ledu, viņi izgriež tos klučus. Varbūt mums nedaudz pietrūkst izdomas. Tas saka, būtībā nav problēma, nav tajā, vai biļete ir 100 eiro dārgāk vai lētāk. Problēma ir tā, ka valsts pašlaik nereklamē neviens. Vai vērts viņu maksāt? Ka īsti nav, ka cilvēki vienkārši nezina, uz ko viņi brauc, ka viņiem, ka problēma galvenā ir kaut kādā tieši tā, uzņemošā, mums jāpadara, Rīga, Latvija, vietas, vajag vairāk vietas, uz kurām tu gribi atbraukt, un kurus tu izreklamē. Mēs šeit varam izdomāt kaut kādu tur to ledus viesnīcu, vēl kaut ko. Tas ir viss par to, mums jāreklamē savu valsts un jāveido viņš kā specifisks turismu galamērķis. Jo citādi mēs vairāk esam tāda tranzīta valsts, kur, tur cilvēki ar mašīnām vai kā, viņi brauc cauri visiem tur ziemeļvalstīm vai močiem vai tam līdzīgi, un brauc cauri mums, jā. Kā tu teici iepriekš, Karlsson, ka tālbraucēji izvairās apstāties Latvijā, jo viņi pačurā Lietuvā un tad gaida un mēģina izturēt līdz Igaunijai, tāpēc, ka pie mums nav kur īsti apstāties. Jā, pareizi. Man kaut kas vienreiz teica, viens uzņēmējs, viņš teica, ka Bauska ir lielākais fails Latvijā. Tāpēc, ka viņiem ir, es arī neesmu no Bauskas, bet es to neteicu, tu teici viņš. Bauska ir lielākais fails, jo viņiem ir 2 krutas pilis. Viņas ir uz vienkārši tranzīta maģistrāls, un tur ir viena kafejnīca, kurā paēst. Lūk. Un tā ir tā lieta. Ja mēs runājam par turismu, tad jārunā pirmkārt par infrastruktūru. Jā, bet tad kustamies uz nākamo tēmu. Es nolasīšu mini eseju, jo man liekas, tas, ko tu negribētu, lai cilvēki brauc skatīties uz Latviju, ir lielākie vēja parki pasaulē. Attiecīgi tas tā kā ievadot mūsu nākamo tēmu, kas ir slavenais un populārais zaļais kurs, par ko tu arī, cik mēs tevi publiskajā vidē papētījām, esi gan daudz runājis, un atsaucoties mūsu iepriekšējo viesi Gati, kurš lobē vēja parkus, tev savukārt, tu brauc uz viņa pasākumiem un stāsti arī savu pretējo viedokli, un tu esi arī teicis, ka būtībā tur, kur ir daudz atjaunojamo resursu ieguves ar sauli un ar vēju, tur ir visdārgākā elektrība. Tas akcentējas par to, cik ļoti tiek nosisti putni ar tām turbīnām un cik tas ir nepārāk forši. Zaļo kursu tas arī nosaucis par zaļo afēru. Un tad beigās tāds ķirsīts visam ir tas, ka būtībā zaļā kursa mērķis ir samazināt izmešus uz iedzīvotāju un uz kvadrātkilometru, un Latvijā jau pēc būtības tie izmeši ir šausmīgi zemi, un tad ir kaut kādi tās, mēs runājam par turismu, un tu man iepriekš Karlsson rādīja to kaut kādu akciju, kas pievērš uzmanību Latvijai, kā viņi sauc Mission Latvija. Mission Latvija, un tur viņi lielās, ka Latvija būs
tur viszaļākā un tur tās tā kā ar atjaunojumiem energoresursiem, tad izstāst tajā, ka mēs tā riktīgi cenšamies būt super zaļi, bet īstenībā jau mēs laikam pēc defaulta esam. Mēs jau trešais Jūs man mēģināt pasniegt kā baigo zaļā kursu nemīlētāji un tam līdzīgi. Bet es varbūt sākšu no sākuma. Es uz šīm lietām skatos vairāk uz zaļo kursu kā uz ekonomisku programmu, jo mēs varam runāt par daudz ko. Jo ideoloģiski tas tiek pasniegts tā, ka mēs tagad samazināsim to siltumnīcas gāzu izmešu, respektīvi CO2 visā pasaulē, mēs tagad vienosimies. Un tāpēc mēs pazemināsim to temperatūru un nenotiks tas, ko mēs tagad varam novērot, ka tā temperatūra nedaudz kāpj un ir arī nestabilitāte dabā ir novērojama lielāka un tam līdzīgi. Bet tā reālā izpausme, viņi ir ļoti netaisnīga tostarp attiecībā pret Latviju. Kāpēc? Tāpēc, ka Pirms mēs turpinām, kā tev šķiet temperatūra kustās pasaulē, tāpēc, ka tā vienkārši notiek neatkarīgi no mūsu ietekmes, vai tomēr mēs mainām klimatu paši? Mēs ietekmējam klimatu šajā telpā. Mēs te sēžam, izdalām siltumu un paliek siltāks. Tas ir tajā pusē, ka tu uzskati, ka ar CO2 mēs sildām planētu. Nē, cilvēks noteikti kaut ko ietekmē. Tas saucās antropogēnā ietekme. Viņš noteikti kaut ko ietekmē. Jautājums ir, cik daudz, cik būtiski un tam līdzīgi. Un tur jau sākās dažādu zinātnieku strīdi, kas ir vairāk vainīgs un tam līdzīgi. Un, pat cik es studēju fiziku, es saprotu, ka tur var ieklausīties. Es esmu lasījis tos tā sauktos IPCC dokumentus, tur tos pētījumus, tas ir tāds liels apkopojums, kur ļoti dažādi pētījumi, un tad tur kaut kā izvilkts vidējais, un tad tur ir tā, Bet runa... Es domāju, ka mēs to baigi pārtraucam. Mums ļoti patīk, ka tev pārtraukt parunāties par to IPCC. Varbūt ir cilvēki, ka tur 92% klimata zinātnieku piekrīt, ka cilvēki izraisa klimata pārmaiņas. Ir tas kaut kāds skaitlis vai internetā cirkulē. Bet tas, cik es saprotu, šo 92% cilvēku, tur ir vēl kaut kāds ļoti maza apakšsadaļa no visa kopējā paper skaita vispār, kas ir ņemam vērā, un tad viņi piekrīt, ka jā, bet par procentu vai par 100% to jau neviens. Tas ir vienīgais konsensus, kur visi piekrīt, ka jā, kaut kas mainās. Tas arī viss. Un neviens nezin, cik daudz. Es kādreiz domāju, ka es visu mūžu pavadīšu akadēmiskajā pasaulē. Es aizgāju pat fizikā līdz doktorantūrai, un kādā brīdī sapratu, ka tomēr es kabinetē negribu sēdēt un atgriezos Latvijā, kur ir ļoti dinamiska dzīve. Bet ko es varu pateikt? Zinātnē nav nekāds vidējā temperatūra, un tur tas konsensus, ka daudz tā domā, tas neko nenozīmē. Tas tieši tāpatās, kā kaut kādus gadus vai gadsimts jau apakaļ, uzskatīja, ka vajag nolaist asins, lai uzlabotos veselību, vai taisīt galvas trepanāciju tā tālāk. Un tas bija konsensus, tā uzskatīja. Un kāpēc gan mums tagad domāt, ka ja tā visi uzskata, zinātnē tā nenotiek. Ļoti daudz atklājumu notiek pilnīgi nejauši. Piemēram, arī ļoti pretrunīgā tēma, ja mēs skatāmies atpakaļ, kas bija Covid laikā. Divas lietas. Pirmkārt, bija liels konsensus, ka vajag šausmīgi visu kaut ko ierobežot, lielākai daļai. Tāpat laikā Zviedrija gāja savu ceļu. Viņi saka, nē, mēs tomēr redzam datos un tam līdzīgi, un šobrīd viņi izskatās, ka viņi tikuši to galā visveiksmīgāk. Kur tad ir tas konsensus? Jeb tās pašas vakcīnas, ka tiek izgudrotas jaunās tās mRNA, Tur bija daži cilvēki, kas pie tā strādāja ilgus gadus, un neviens viņiem nedeva finansējumu, jo tas tika uzskatīts par ļoti neperspektīvu virzienu. Citi darbojas citur, un tā vienā brīdī tie cilvēki, kas faktiski bija atbīdīti malā un strādājas minām naudām, izšāva ar šīm te vakcīnām. Un nav runa par to, vai viņas ir labas vai sliktas, bet vienkārši par to, ka šie zinātniskie atklājumi un progress un tam līdzīgi, viņu nerada vairākums, viņi rada mazākums, kurš ļoti ilgi tiek nenovērtēts, un tad vienā brīdī, kad jau viņi kļūst slaveni, tad viss notiek kārtībā. Tāpēc es to argumentu nepieņemu kā tādu, ka tur daudz tagad brauc, un tur tomēr ir iesaistīts diezgan liels naudas pa konferencēm, tev piešķir arī šiem te pētījumiem naudu, un es ļoti labi saprotu, ka tāds nestrādā, un tas nav arguments, ka visi uzskata. Mēs tev pārtraucām pie, kāpēc Latvijai zaļais kurs ir slikti. Tātad zaļais kurs, tā ir politika. Tas nav jautājums par vidi.
Ja? Ja mēs runājam par vidas politiku, piemēram, Latvijā, mēs skatāmies, ir piesārņots ups, vajag viņas attīrīt, ja? Pēc pudeles izmet, vajag viņas savākt. Ja? Rīgākais arī nav vislabākais elektromašīnas, galīgi neskādā. Lūk, un tā būtu vidas politika, bet zaļais kurs, es jums paskaidrošu tā, pirmkārt, Latvijā ir viena no vismazākajiem izmešiem Eiropā. Ja? Tas, ko tu minēji, es apstījos gan uz cilvēku, tur Rumānija vēl bija, gan uz kvadrātkilometru, respektīvi mēs esam ļoti mazi, mēs esam mazi cilvēki diezgan plašā valstī. Tas nozīmē, ka tas mūsu tas spiediens uz dabu, viņš ir ļoti minimāls, bet ko paģēra šis te zaļais kurs? Viņš paģēra to, ka mēs samazinām izmešus par tiem pašiem procentiem, kas ir jāsamazina gan Vācijai, gan Francijai, kur ir ļoti intensīva rūpniecība un tā vieta ļoti pārapdzīvot. Jebkura aktivitāte rada kaut kādas emisijas. Nav tā, jo vairāk mēs rosāmies, ja mēs skrienam, tad mēs svīstam, tam līdzīgi mēs vairāk izlemam. Un mums šī ekonomiskā aktivitāte vāja. Ja? Jā. Un mēs spiedienu uz darbus šeit neizdarām, mums ir rūpniecība principā nolikvidēta, un tā netaisnība ir tanī, ka no mums prasa samazināt visu par tādiem pašiem procentiem. Tas ir tas pats, kas no bagātā un nabagā paņem to pašu procentu. Viena tas ietekmēs daudz, otra ietekmēs maz. Un ja mēs paskatāmies tagad, kas notiekās Ķīnā, Ķīna jau arī piedalās tur tajos klimata pārunās un tam līdzīgi. Viņi pateica tā, draugi mīļie, no kurienes šī problēma radās? Industriālais laikmets. Tad Eiropā bija industriālais laikmets, ja viņš bija arī Amerikā. Tad jūs tur saražojāt, tad jums bija tie izmeši, bet jūs kļuvāt bagāti, jo tu vairāk strādā, jo vairāk tos izmešus radi. Un viņi teica, ka mēs nepiekrītam samazināt par to pašu procentu kā tu, tad tā ir zināmā tāda taisnības izpratne, ja? Ka mums būs mazliet citi noteikumi. Viņi saka, mēs viņus samazināsim, bet relatīvi pret savu to ekonomisko izaugsmu. Ja mums ekonomika pieaugs, tad mēs arī palielināsim tos izmešus. Viņiem arī ir tiesības pasildīt. Jā, un tas ir dziļš filozofisks jautājums īstenībā, jo tas ir tas, tā kā vēsturiskais taisnīgums. Ja? Es reizēm to salīdzinu, tas ir līdzīgi kā ir ar kolonijām. Ja? Francijai bija, tur Lielbritānijai bija kolonijas. Un tagad, kad viņi šo taisnīgumu mēģina atjaunot, tad viņi pateica savu koloniju, teiksim, tiem iedzīvotājiem, ka viņi drīkst braukt pie viņiem tur, vai bez vīzām, vai dzīvot un tam līdzīgi. Un ar šo zaļo kursu ļoti līdzīgi, ka Eiropa faktiski globāli piekāpās. Šajā gadījumā sanāk tā, ka vairāk Ķīnai, ka jūs drīkstat. Bet mēs tad sevi ierobežosim, jo mēs vēsturē taisījām lielāku skāri. Viņš paši savu sūdu sataisību. Jā. Mums tāpat ir tagad jātiek ar visiem tiem imigrantiem galā. Un ar imigrantiem ir pilnīgi tas pats. Tu saki, ok, labi, es saprotu, ka mums visiem jācīnās tur ar to sasilšanu un tiem izmešiem. Bet mēs uzņemsim uz lielāko smagumu. Bet problēma ir tā, ka tādā veidā tu atrisināt neko nevar, jo visa Eiropas Savienība izmeši ir 8% no visas pasaules. Jā, tas ir tāds smieklīgs procents. Tu vari samazināt uz net zero vai ko tu gribi, ja tas neko nevaina, jo Ķīna aizrulē tur uztais reiz 4, reiz 5. Ja? Tas foršums ir tāds, ka varbūt mēs radīsim kaut kādas ļoti skaistas foršas inovācijas un patentus, un pēc 50-100 gadiem, kad visiem jau būs jau šitā, un ūdens smelsies mutē dēļ globālās sasilšanas. Un tajā brīdī mēs būsim ļoti labi. Es domāju, kandidēt vēlēšanās ar šito sloganu. No partijas progresīvie? Jā. Nav mani čomi. Bet kas notika, piemēram, ar saules paneļiem? Viņas jau kādreiz ražoja arī Eiropā, jā? Bet tā visa industrija, tu radīji kaut kādu vērtību, viņa jau ir aizgājusi uz Ķīnu, un Ķīna attīstās tagad uz šo te. Un es to zaļo kursu tāpēc tieši konkrēti Eiropas kontekstā. Es tur nekritizēju tur Ameriku vai ko, jo Amerika ļoti pragmatiski rīkojās, viņi arī attīstās. Viņi zaudētājos nekad nepaliek. Viņi nepaliek, viņiem tomēr tā gudrība vairāk. Jā. Vispār, jūs sakat, kad parunā ar cilvēkiem, kas biznesa nodarbojas pa pasauli, tā kā Amerika un Āzija inovē un Eiropa regulē. Tāds bija joks. Amerika inovē, Ķīna kopē, un mēs sēžam ar papīru. Īstenībā bija šī statistika, es viņu precīzi neatceros tagad, bet ir tiešām tā, ka ļoti arī daudz inovē arī Ķīnā, ļoti daudz patents izstrādā un tam līdzīgi. No Eiropa ir, Kaut kas nav. Beigās jau svarīgi nevis, vai tev ir patents, bet vai tu esi tas, kas vislabāk spēj to izstrādāt praksē.
komercializēt. Kurā gadījumā, es domāju, tas point being, ka Amerikā un Ķīnā kaut ko cilvēku tomēr ambiciozi mēģina darīt, ne Ķīnā, Āzijā, kamēr no Eiropā mēs. Man sanāca pavarokot pāris konferencēm, tā kā jaunu uzņēmumu un vispār uzņēmēju konferencēm šī pēdējā pusgada laikā bijām Katarā, Parīzē, tur Portugālē. Es to aizbraucu to Portugāli un to Parīzi, un tas salīdzinu, piemēram, Kataru. Eiropas, Amerikas talants, tur visāda nauda un viss pasaules. Bet tā deksme un drives, ka tikai tu aizbrauc to Kataru un tur kaut kāds čalis. Jā, man tur ir, viņš tur labi ātrie kredīti vienalga, bet viņam ir inovācija. Viņš tur izdomājis, kā apiet, lai ātrie kredīti būtu halāli, ja viņam ir tur miljonus klienti. Bet viņam ir miljonus klienti, viņš saka, man nākamā būs 2 miljoni. Un tad tur atnāk kaut kāda indiešu meitene, mēs domājam, kaut kāda maza indiešu meitene. Viņa saka, jā, mēs uztaisījām tādu programmu, softu, kas ļauj tev tā, ļoti ātri spēlīts uztaisīt telefoniem. Mums ir 100,000 lietotāju aizpagājuši, kad sākām. Tā aizbrauc uz to Parīzi, uz to mobilitātes konferenci, un tur tas džeks, un tur baltie čalīši no Francijas un Zviedrijas mērās ar to, kuram stilīgāks elektroskūters uzražots. Ārprāts. Vienkārši tā kā nulle tādas enerģijas. Mēs jau pirms tam šo minējām, ka mums tā filozofija aiziet, kā atstāt pēc iespējas mazāku pēdu, nevis kā uzbūvēt visvairāk un vislielāko. Un tā ko tāda dabiskam cilvēkam nedabiska filozofija īstenībā. Bet kā tu, man piemēram liekas, man vispār ļoti jocīgi cilvēkiem, kad es runāju, es viņiem saku, man ir pilnīgi vienalga Latvijā par klimatu pārmaiņām. Bet man ļoti satrauc vide. Jā. Un ļoti daudz cilvēku nesaprot, ka viņiem to pasaka. Jo ļoti daudziem cilvēkiem to pasaka, ka tev ir vienalga par klimatu pārmaiņām. Vienalga, vai tu tam tici vai netici. Es saku, man Latvijā ir vienalga. Ko mēs ietekmējam? Kur tur dienas biznesā rakstīsim, tur 3% no pasaules IKP sastādam. Tik daudz? Jā, es arī, tas fun fact. Un viņiem pasaka, man vienalga, tad jau tu arī atbalsti Trumpu un visas pret vakcīnām un visu. Es saku, pirmkārt, pilnīgi dažādas tēmas, otrkārt, kāda atšķirība, ko mēs klimatam darām? Mēs esam zaļākā valsts Eiropā vai trešā zaļākā, bet mums vide ir pietaisīts. Pilnīgi dažādas lietas, vai tu tā kā runā par to, ka mums vajag saules paneļus, vai arī mums vajag iztīrīt mežus, kur ir leduskapi mētājus pierīgā. Milzīga atšķirība. Un ļoti daudz cilvēku met to arī kopā. Un dienas beigās mums un Violetu Matu meitenei, kas stāv Free Palestine kaut kādiem plakātiem, mums tik daudz īstenībā saskan lietas, ko mēs gribētu izdarīt. Bet tā kā viena pusē ir, es gribu tīru vidi, bet otra pusē ir, es gribu apturēt globālo sasilšanu, mēs beigās nekad nedraudzējamies. Un beigās viņi domā, bet mums īstenībā 70-80% tā, ko mēs gribam izdarīt ar vidi, ir tieši tas pats. Mēs gribam, lai viņa ir tīra un laba. Bet es domāju, ka mums ar to rozēnu mataino meiteni ar 80% toči nesakrīt. Tie ir uzskati. Bet, jā. Es novēroju sociālos tīklos un īpaši tajā Twitterī vai tagad platformā X. Es saprotu, katru dienu latvieši gatavi atrisināt kādu globālu problēmu. Tur ir globāla sasilšana vai tur atrisināt konfliktu pasaulē, kura valsts tur ir labāka, sliktāka. Es domāju, reizēm būtu labāk tiešām paskatījušies un izdaram kaut ko, savācam tās pudeles vēl kaut kur, tur kaut kādas tādas praktiskas akcijas, sakārtojam vidi, kas mums ir apkārt. Izejot ārā uz ielas, pieprasam politiķiem, lai viņi saremontē tās ielas beidzot un tam līdzīgi. Ja? Bet mums patīk kaut kādā veidā apspriest visu un tad ielikt visu melnbaltās kastītēs. Tā ir tāda īpatnība, laikam. Bet kas tev, man tas jautājums jau gadu besī ārā, es nevaru saprast. Tā kā mēs varam aiziet, es esmu pilnībā par Ukrainu, Ukraina ir radi un vienkārši Krievi ir vienkārši drausmīgi no Krievijas, kas tur taisa to karu. Bet es tikko nesaprotu, kā mēs, kad ir jāatbalsta Ukraiņus, mēs izējām ielās, kā ir jāatbalsta Palestīnu, kur vispār ļoti neviennozīmīgs jautājums. Tur kaut kādi cilvēki iet protestēt, bet Dievs nedod aiziet ar plakātu un pabļaut, ka premjers ir idiots. Vienalga, vai viņš ir vai nav, bet tev besī, ka uz ielām ir bedres. Un tas Latvijas idejas neiet protestēt par savām problēmām, par to, kas tiešām viņiem ir vistuvāk mājām. Es nesaprotu, kas tas ir ar mūsu mentalitāti. Francūžiem kaut kas nepatīk, viņi aizdzina pāris mašīnas ar mikrorajonā. Tur ir tā problēma, ka tad, kad tu kaut ko sliktu saki pa valdību, tad tev pārmet, ka tu droši vien strādā kaut kādas ārvalsts, tur Krievijas vai kas tur interesēs, tāpēc, ka viņi ir iensēt. Bet es vienmēr teicu tā, tai kritikai ir jābūt, es esmu uzņēmējs. Ja es atnāku no rīta uz darbu, es nepiesēžos un nesāku domāt par to, cik viss ir forši un kas tiešām ir izdevies, kas ir labi. Tas, ko tu dari, tu fokusējies uz problēmām,
kuras ir jārisina. Un tad rītdien būs labāk nekā šodien. Tev ir jārisina šīs problēmas. Tu fokusējies uz problēmu, un es tā pieeju, un tāpēc es arī uz valsts pārvaldi skatos kritiski, ne tāpēc, ka visi slikti vai es gribu kritizēt, bet tāpēc, ka tā ir tā pieeja. Nu, ja tu esi uzņēmējs, tad tev jāatrisina kaut kāds uzdevums. Tu atnāc apsties kaut kas, tur nezinu, kaut vai celtnieks. Viņš atnāk, jānokrāso sienu. Tad viņam jāizdomā, kā to izdarīt, kur ir problēma. Ja? Viņš ir flakoni uzrakstījis, uzrakstīt atbrīvot Tibetu vai kaut ko. Un tāpēc šī tā lieta, ko ļoti daudzi nesaprot, viņi saka, beidziet runāt, visi slikti, viss jau ir labi, un varbūt vēl sliktāk. Un tad rodās šī doma, ka tad arī vēlēšanās iesim balsot par to, kas ir tā kā mazākais ļaunums. Ja? Es nezinu. Tiešām, teiksim, Amerikā vai kur vai Zviedrijā tur pastāv tāda ideja par kaut kādu mazāko ļaunumu. Ja? Tu vienkārši skaties, ko cilvēki piedāvā. Tā ir lūzera filozofija. Tā ir, jā, un es pret šo ļoti iestājos, un tāpēc arī tas, ko jūs tur nolasījāt, kad es tur saku slikti, tur vējparku vai kas, nav viņi slikti vienmēr un visur un tā tālāk, bet ir kaut kādas lietas, kur ir tā problēma. Ja? Līdzīgi kā mēs salīdzinām vidas politiku ar kaut kādu dīvainu un ekonomiski bremzējošu, faktiski Ķīnai mēs atdodam ekonomiku, tas ir tas zaļais kurs. Ja? Tas tā nav saprātīga vidas politika. Ja? Un to pašu var attiecināt arī uz citiem jautājumiem. Jā, vai nesanāk, mēs tā sakam, labi, mēs tur kaut ko, ne jau mēs, latvieši, man liekas, ko mēs zemi ēdām vēl tajā laikā, kamēr rietumi, tā kā viņiem bija industriāla revolūcija, viņi sataisīja sauksmi pēdiņās sūdas, vai ne? Bet te ir tāpat Ķīna un Indija vai ne, un Nigērija, kas ir vēl augošās ekonomikas, Brazīlija vienkārši pumpē CO2 atmosfērā, bet tad mēs kaut kādu jocīgu motīvu vadīt tāpat tā kā sevi ierobežojam, pasauli nekas nemainās. Tieši tā. Ir laiks atzīt to, ka neiet runa vairs par kaut kādu izmešu samazināšanu pasaulē. Ja? Tāpēc, ka tas nav iespējams. Mēs redzam, ka tie izmeši kāpj, un notiek vienkārši ekonomisko smagumu centru pārvirzīšanās uz citur prom no mums. Tātad to problēmu mēs viņu nerisinam, tad mēs nākamā diena nav labāka par vakardienu. Tātad to vajag izmest ārā, tā ir vienkārši kaut kāda ideoloģija un jāsaprot, kādā veidā pagriezt šito lietu savādāk, ja, jo cik tad ilgi, jo tā nauda jau starp citu tam zaļajam kursam beidzās. Vācijā ir aizliegts ņemt lielu budžeta deficītu, kā ir šeit. Un tur nesen beidzās nauda, viņi pārstāja subsidēt elektroauto iegādi, tas, kas vēl ir pie mums. Jā, bet tur bija vēl citas lietas. Bet Vācijā vienīgi bišķi piebildi gan, ka Latvijā tur bija, vidēji Eiropā 3,5 tūkstoši, Vācijā 12 tūkstoši bija augstākajā brīdī. Bet tā ir bagātā. Viņi pirka ne savas mašīnas. Jā, bet paga, bet redz, viņi, tāpat Tesla sapirka, jā, bet vai Berlīnē būs Tesla ražotne? Un Volkswagens visu ražošanu pārvirz uz Ķīnu pašlaik. Volkswagens netiek līdz. Jā, un arī ir tie par mašīnām runājot. Visi pateica, ka mēs tur līdz 30. gadam bez iekšzemes dzinējām vai kaut ko tādu. Bija moments, kad visi paziņoja. Nē. Tas jau tagad skaidrs 35. gadā būs aizliegts tirgot jaunas, jaunas mašīnas. Ražotāji stāstīja, ka jau visiem, man liekas, bija 30. gads, ka toču viss mēs jau ātrāk beigsim, mums ir mērķis. Mercedes jau ir pateicis, ka nē, mēs īstenībā ilgāk paražosim. Fords ir pateicis, ka nesaies tik labi. Audi nomainījās CEO, tur arī pateica, ka īstenībā mēs vēl ilgāk paražosim un tik ātri neieviesīsim elektriskās mašīnas. Izņemot Volvo. Volvo gan tā kā turās pie sava mērķa, bet Volvo pieder Ķīnai. Līdz ar to tieši tas pats, par ko es tikko teicāt, ka Ķīna rulē elektriskās mašīnās. Man liekas, ar Volvo jau arī beigās tas izpaužās. Tas vienkārši brands, pie kur mēs esam pieraduši, bet tie paši ķīnieši. Ar tiem automobīļiem arī ir interesanti. Jau tiem iekšdedzes, ja? Ir taču ļoti liela starpība, vai tā ir 14 gadus veca mašīna, vai tā ir jauna mašīna, kurai ir tas Euro 6 standarts, kur izmeši ļoti maz, ja mēs tur lejam iekšā to zilo šķidrumu, tā saukto. Man ir 1,5 gadu veca mašīna, un es šobrīd sāku ļoti nožēlot to, ko Karlsons man iepriekš teica, ka vajadzēja pirkt elektrisko. Tu nožēlo, ka nenopirki? Man nebija budžets, bet es būtu tik daudzreiz priecīgāks, ja es būtu ar elektrisko mašīnu un 5 gadu līzingu šobrīd, jā. Tagad tā ķīnieši, tas viens mazais modelītis, viņas arī... Jā. Viņš jau tur maksā 25, un tad tev iedod 5, un tad tu dabū pa 20. Jā. Lietota Tesla ar zem 100,000 nobraukumu maksā uz 25. Nobraukums 400-450 km. Elektromašīnas arī tā ir tāda ļoti saudabīga tēma tomēr, jo no vienas puses ir Audi Q4,
kuriem pēc 4000 kilometriem vajag apkopt piekari. Jo tas, ko viņi izdarīja, viņi paņēma veco Q4, ielika bateriju, pustonu svagāku mašīnu, ielika elektromotors, beigās tā pati piekara, kas ir paredzēta parastam Q4, tagad ir ar bateriju, viņi ir smagāka, un pēc 4000 kilometriem jau ir apkopi jātais. Tas ir viena pieeja, kāpēc vienkārši neiet, kāpēc tiem eiropieši neiet. Par Tesla, kur nobrauc 100,000 un aizmirst, ka apkopi jāuztais. Jā, tad ir Tesla, kur tu subjektīvs viedoklis par dizainu, bet tā braukšanas, es, piemēram, no Teslas ārā vairs nekāpšu. Es nevaru iedomāties, kas varētu teikt iekāpt atpakaļ kaut kādā tur pasātā. Vispār vāciešu mašīnas teikt tāds jocīgs. Tā kā tas, turpat nav runa par elektroauto, bet tas paradigmas maiņa, vai ne, jo tev ir Tesla un BYD, kas ir mašīnas uzbūvētas ap to pašu fundamentāli, ap to bateriju un elektrību. Tad ir legacy automaker, kur vienkārši ieliek bateriju. Un brīnās, ka neviens nepērk, jo tās mašīnas ir pilnīgi sūdi, un tad viņi brīnās. Korejieši ar saviem Hyundai un Kia tādi ir sweet spotā, jo viņi abos spēja apmierināt pieprasījumu. Es pabraucu ar to Ioniq 5, to kantāju no retro test drive. Man nebija tā, ka viņš kaut kādā ziņā nepatiktu vairāk kā Tesla. Būtu iespēja izvēlēties starp viņu un Teslas, iespējams par to Hyundai būtu ņēmis. Bet atkal tie nav eiropieši. Tie, diemžēl, nav eiropieši. Eiropieši paņem golfiņu un ieliek citu motoru iekšā. Labi, atgriežos pie tiem pašiem elektromašīnas, bet tie vēja parki. Arguments jau, viens arguments ir enerģijas neatkarība. Jā, tas šobrīd svarīgi. Jā, bet tu jau neesi atkarīgs no laika apstākļiem. Šodien rītdien viņš nav, jā, un tev to enerģiju vajag tad, kad tev vajag. Ja tev, piemēram, ir slimnīca vai tu atnāc mājās, vienkārši atnāc mājās, grib uzvārīt. Viņš tev ir pat bijis šīs bildītes, tā kā ar to neatkarību jau... Baterijas ir palikt lētākas pašlaik, katru gadu. Viņas paliek, bet vēl joprojām, redziet, tiem vējparkiem prasītu, dot stabilu enerģiju, nodrošināt ar šiem te baterijām. Tad nebūtu tā slodze, tā slodžu maiņa pašā tajā tīklā, un tad mēs samazinātu to problēmu, bet tas viņiem netiek prasīts. Tu vienkārši kaut ko ieinvestē. Es tev mazliet gan varu pastāstīt, mums, ko, jo mums no 28. gada ir obligāti prasīja pie vēja parkiem likt baterijas. Jautājums cik? Tās pieejas dažādās valstīs ir ļoti dažādas, ja, bet šobrīd tie projekti, kas tagad ko plāno realizēt, viņi runā par tām baterijām, bet vairāk tādā varbūtības fāzē. Varbūt mēs varam, varbūt nevaram. Tas baterijas tiešām paliek lētāks, tas tev nedaudz sadārdzina to projektu. Pieņemsim, es tur vienreiz rēķināju, man liekas, ka pieņemsim, ja 1 kilovatu tu vari uzbūvēt pa apmēram 1500. Vējparka turbīnas vispār iet megavatos, tas mēs vienkārši pareizinām ar 1000, ja? Tagad tās turbīnas, kuras liks, ir no 5 līdz 8 kaut kur apmēram tajās robežās megavati. Ja? Tad tu parēķini, un tās baterijas varētu maksāt vēl klāt kādu 30%. Ja? Bet tas sadārdzina to projektu pa 30%. Un otra lieta, cik tās baterijas vispār ir. Ja? Ja tu gribi salikt to, ko tu gribi salikt, tik daudz to visu, nav jau tās rūpnīcas, tas pats Tesla taisa to Gigafactory. Bet viņi jau arī redz, ka tur, ja mēs ejam pēc šīm esošajām tehnoloģijām, tev jau vajag tos redzam metālus, tos iegūst, sazin, kur, ja arī tādās Ķīnā. Ļoti, arī Ķīnā, bet arī tur kaut kādā Kongo, kur tur saproties, tur ķīnieši vienu jauniešu nodarbinātības programmas īpašas tam. Jā. Tas ir drausmīgi. Tā kā to var darīt, un tas par to mobilitāti arī, kāda vaina, saprot, tu vari braukt ar Motorola, tu vari braukt arī atkarībā, kur tu dzīvo, kur tu pārvietojies, elektroauto arī savu vietu, jā, manā dzīvē. Jo vairāk brauc, jo izdevīgāk tas paliek. Te uzlādēt Tesla, piemēram, mājās 2-3 eiro 100 kilometriem. Bet tāpat tās elektroritenis. Es kādreiz mācījos Zviedrijā, Ziemeļos, tādā Ūmejā. Ja? Tā ir maza pilsētiņa. Aprieš kam tur mašīna? Tu tur ar to riteni braukā, daries, ko gribi, saprot. Lielisks pārvietošanās veids. Ja? Un sabiedrības veselība uzkāpj. Mašīna jau neatbrīvos, elektriska mašīna neatbrīvos no visām sastrēgumiem un visām tām ellēm, tikai no iznešiem pilsētā. Jā. Bet ir jau tās aplēses, ka tu nemaz esošās mašīnas nemaz aizvietot nevar tām elektromašīnām. Nepietiks tur visi tie metāli un tam līdzīgi. Tāpēc jau visi tie ražotāji bremzē, laikam saprot, ka nevis tikai nespēja tik līdz, bet saprot,
saprotu, ka nebūs pieprasījuma gan spēcīgi, pietiekoši ilgi. Redzi, tur ir cita problēma ar to, ja mēs paskatāmies atkal to Eiropas un Ķīnas to dilemmu. Redzi, Vācija šausmīgi ilgus gadus izstrādāja mašīnas un radīja autobūvus faktiski tādus, šedevrus, jā, tur. Jā. Japānā, tur ir Toyotas, jā, un Vācijā ir Audi un Mercedes. Un jūs atceraties, tad, kad nebija vēl šitā visa lieta ar tām elektroauto, tad jau ķīnieši nemaz nevarēja uzražot kaut ko tikpat, jā? Jā. Tagad sanāk, kā notiek šis zaļais kurs, tiek pateikts, ka tagad mēs vispār atsakamies no tiem veciem šedevriem, mēs tagad atsakamies, jā? Tur to līderību. Viņiem vairs nekas nav jāpanāk. Viņi ir pārņēmuši to līderību pie sevis Ķīnā. Ja? Faktiski izmet ārā veselu to tehnoloģiju, kas ir radīta šeit. Tā ir viena lieta. Un otra lieta ir tā, ka paskatieties, es jau sāku par to Eiro 6 ja, un izmešu kategorijām. Latvijā vidējais auto vecums ir 40 gadu. Ja tā vietā, lai tagad tu teiktu cilvēkam klausies, tad ņem obligāti to elektroauto, ja tu viņam vienkārši iedod to subsīdu, lai viņš var nopirkt bišķi jaunāku mašīnu ar kaut kādu eiro, kaut vai 5. Tas taču uzreiz samazinātu izmešu būtiski ļoti. Tas būtībā dienas beigās runa jau ir tikai vienīgi par cenu. Izmešu samazināšana, kā mēs iepriekš nospriedām, nav mums nemaz tik svarīga. Vidēji izlīdzinot uz valsti un viss, kas mums ir būtībā faktiski pašiem no kā jēga ir panākt, lai centrā ir svaigāks gaiss 2 vai 3 pilsētām, kur ir piesātināti stipri centri. Es zinu, kur problēma. Problēma tā, ka mums tas pēc būtības nav svarīgi. Jā. Bet pa kabatiņu siestīs ļoti būtiski, jo ja mēs nesamazināsim šos izmešus, tāpēc būtības mums būs jāmaksā sodnaudas. Mums būs jāpērk tās augtās CO2 kvotas, kas arī vesela padalīšana. Tur būtu krūta lieta, ko iemācīties darīt, ražot viņas. Bet tas tā kā baigi jocīgi, vai ne? Jo tā kā, samazinām izmešus, bet mēs taču esam zaļākā valsts Eiropā. Tas ir vaiprāts. Ko Ždanuka Eiroparlamentā nodarbojas? Eiroparlamentā. Jā, Ždanukai nesanāca. Ždanuka vispār var kaut kā ietekmēt tagad. Vai tā vienkārši maza, nepopulāra cilvēku grupiņa, kas dažreiz uzstāsies un pateiks, ka nerulā? Šobrīd daudzās valstīs šie sāk mosties spēki. Tur viņus, kā saka, tie ir tādi labējāki vai vairāk par ekonomiku domājušie spēki. Un ļoti ticams, ka, teiksim, nākamajā Eiropas parlamentā sastāvkumā tā būs vairāk. Un tas, ko es gribētu, ja es tur nokļūtu, tad es gribētu tieši piedalīties šajā procesā, lai šo zaļo kursu mēģinātu, faktiski tā ir ugunsgrēka dzēšana, ja? Jo tas ir ceļš uz nekurienu šobrīd. Ja? Un šobrīd jau Eiropā daudz kur atskan balss, kad mums ir kaut kāda programma, lai mēs beidzot to Eiropas konkurētspēju, vajag domāt par tām lietām. Un Latvija, protams, Latvijai būs 9 balss, un tur kopā ir 700 cik tur. Bet, ja šis trends vai tendence notiek visā Eiropā, es domāju, viņš notiks, jo tie procesi ir cikliski. Saprotu, kaut kādu brīdi var atļauties pa kaut ko tu sapņot darīt, bet kad tu saproti, ka no tā nekas nesanāk, tad vajag sākt iet pretējā virzienā. Pacelt procentu likums viss balīt beigusies, vai ne? Nevar vairs zaļo kursu sponsorēt. Klau, bet varbūt tāds... Kā tev kopumā likās, Latvija balsot? Mēs pirms kādām pāris sērijām domājam, par ko vispār balsot. Tagad mēs tur uzskaitījām partijas, domājam, mums tur īsti, man neliekas, ka ir par ko baigi balsot. It kā Rosļikovs forši, it kā par Govzemu gribās. Nevar saprast. Tā pašā laikā varbūt par Kāriņu, bet Kāriņš laikam arī bišķiņi ir tā kā, ar firkstu taisīts. Bet tā kā Eiroparlamenta vēlēšanas un Latvijas vēlēšanas ir fundamentāli atšķirīgas, pilnīgi dažādas lietas. Man piemēram, kas mums ir jādara Eiroparlamentā? Jābļauj pēc iespējas skaļāk par Ukrainu, manuprāt, lai visi vienkārši klausās un ieklausās. Un otrs ir, laikam, jādomā tad par to, kādā veidā tikt, varbūt nevis tur apturēt zaļo kursu, bet izdarīt tā, lai zaļais kurs ir godīgs pret mums. Uz vidi vērsts un sabalansēts. Tieši tā, ir jācīnās par saprātīgu vidas politiku. Nevis par zaļo kursu, kas faktiski ir ekonomiski un absolūti netaisnīgi tieši ekonomiski attiecībā pret Latviju. Disproporcionāli pret mums. Disproporcionāli, absolūti. Vai vēl kaut kas, par ko Latvijai vajadzētu cīnīties Eiroparlamentā? Ir tāda lieta, ja, ka tas, ko Eiroparlamentārietis īstenībā var darīt Eiropā, par to praktiski neviens nerunā. Jo tā, ka tu aizēji un tur balso par kaut ko vai piedalies, ja, vai izsaka nosodījumu, vai tur atbalstu un tam līdzīgi, tam ir maz jēga, tas ir vairāk tāda... Tas, ko eirodeputāts var darīt, viņam ir pieeja Eiropas komisijai. Un Eiropas komisija tā ir faktiski tāda, tā ir valdība.
Jā. Tā ir Eiropas valdība. Un tur strādā, ja es pareizi atceros, kaut kādi 25,000 vispār ierēģi kopā. Ļoti daudz katrā gadījumā. Un tur tajos kabinetos tiek izstrādāts viss tās regulas un direktīvas, kas pēc daudziem gadiem atnāk pie mums šeit. Jā. Tas tiek darīts 5-10 gadu garumā. Un tas, kas ir pāris reizes mēģināts un ir izdarīts, kad ir Latvijā daudz, teiksim, uzņēmēji kaut kādas asociācijas, kas kaut ko cīnās, lauksaimnieki ir, ja tur mežsaimnieki tā tālāk. Tas, ko tu vari izdarīt caur savu Eiroparlamentārieti, ir tas, ka Eiroparlamentārieti viņš var aiziet un tikt iekšā Eiropas komisijas jebkurā kabinetā, viņš dabūs visus dokumentus, kas top. Jo tad, kad top kaut kāda iniciatīva kārtējā, piemēram, ierobežot zvejas tīkla acis izmēru, ja, tad tas nenotiek tāpat vien, tur arguments, protams, ir skaistā daba un tam līdzīgi, bet īstenībā tur tiek lobēts kaut kādas valsts intereses, jo ļoti atšķirās. Ja. Līdzīgi ir, savulaik šitais jau ir izgājis cauri ar kūpinājumiem, ja, kad viena valsts ražo mazliet labākas iekārtas, un tad viņi to mēģina, to normatīvus, un tad viņi nes Eiropas šiem te ierēģiem, nes šos te ekspertīzes, un tad, kad tiec iekšā tajā kabinetā, tu paņem nozares asociāciju, kas cīnās par savu interesēm, viņi nevar aiziet pat uz Eiropu. Kas tie tādi privātie kaut kādi? Un tas, ko tu var darīt, tur strādāt ar savu, teiksim, kādu no eiro deputātiem un tik klāt. Un tad tur tiešām tas ir pāris reizes panākts, es to piemēru negribu tagad tā publiski teikt, jo tad būs visas personības jāatklāj. Bet tas ir tas, ko Eiroparlamentāris patiesībā tiešām var izdarīt. Ja? Atbalstot kaut kādu konkrētu vai vairākas nozars, dot piekļuvu, un tad tu vari strādāt, tu vari saprast, kurai valstī, un tālāk notiek lobby process, ka tad, kad tu redzi, ka kāda valsts cenšas kaut ko ieviest, tad vai tev tas ir neizdevīgi, vai arī tu pasaki, ok, es šito atbalstīšu, bet tad tu atbalsti kaut ko no manis. Ja? Jo tur tā notiek tās politiskās spēles. Mums jāsaka tādu business-oriented cilvēku, kas rūpīgi dokumentus. Nevis kaut kādu, esmu ļoti labējis, esmu ļoti kreis, kas cīnās par kādiem uzskatiem, bet tādu, kas vienkārši ļoti labi caur nozarēm spēj dokumentus lasīt. Es uz to lietu skatos ļoti pragmatiski, ka mūsu gadījumā ir ļoti svarīgi attīstīt ekonomiku, jo mēs visu laiku atpaliekam. Ja mēs atpaliekam, tad attiecīgi mums šajā segmentā ir jāpiedod mazliet gāzi. Tas nav vienīgais. Ja mēs būtu baigie pro biznesu, mums tas notiktu, startupi šausmīgi daudz darbotos un viss tā tālāk, tad mēs varētu arī padomāt vairāk par labklājību un sūtīt kādu, kuram tas vairāk interesē. Bet šobrīd es domāju, ka ir svarīgi tie, kas ir gatavi strādāt tieši Latvijas ekonomisko interešu vārdā. Tad tavs, vienkāršojot, tavs uzskats ir, ka Eiroparlamentā būtu jādodas deputātiem, deputāts, deputātiem, kuri primāri fokusējas uz Latvijas ekonomiskajiem un biznesa kaut kādiem apstākļiem, nevis pārstāv ideoloģiju. Ideoloģijai tev jābūt. Ja tu esi, protams, kaut kādas galvenās līnijas, tu nevari būt tā kāds Ždanoks, kas aizstāv absolūti, gan mūsu valsts, gan visas Eiropai drošībai, teiksim, absolūti nepieņemams lietas. Varēja ļoti ilgi. Jo katram cilvēkam, jebkurā gadījumā, kaut kāda ideoloģija, kaut kāda audzināšana, tev tālāk, tev jāsaprot, ka viņš vismaz ir, sēni, ja, saprātīgi būtni, ja, bet no otras puses es personīgi, teiksim, ja es tagad nesaku, ka es esmu kandidāts, bet vienkārši kā cilvēks no malas, es tomēr tur gribētu redzēt cilvēks, kas māk kaut ko vairāk kā tikai tukšu runāt, ja. Vai tavuprāt esošais sastāvs no Latvijas vairāk tukšu runā vai kaut ko arī ir izdarījis? Es redzēju apskatu, kur viņi paši bija stāstījuši un izdarījuši, viņi praktiski nebija neko. Jūs to varat atrast. Tur ir tā lieta, ka nevienam no viņiem neparādās tas, ka viņi tiešām ir palīdzējuši atrisināt kaut kādu nozares problemātiku, cīnījušies par kaut kādu lietu iestrādāšanu. Tas notika pašā sākumā, pirmajos sasaukumos, ko vēl bija, bet tagad. Un viņiem ļoti izdevīgi arī teikt, ka viņi to nedara, jo viņi saka, mēs darām tikai to, ko mēs varam darīt, mēs varam tikai pacelt roku, pabalsot, tur aiziet, tur uzstāties kaut kādā apakškomisijā, tam līdzīgi kafiju. Un vēl viena lieta. Ja jūs ievērojat, ko es, piemēram, rakstu, ja? Es, piemēram, šodien Twitterī mazliet pāranalizēju tur to biomasas dedzināšanas tematiku, ja? Tam ir ļoti saistība ar zaļo kursu, ar direktīvu konkrēti, kur tiek
Eiropā skatīt un pa kur tur plēšās jau diezgan ilgu laiku. Un tad man ir jautājums, ja jūs vērtējat esošos eirodeputātus, jūs esat kādreiz dzirdējis, ka viņi kaut ko nāk un mums stāst par tādām ļoti konkrētām lietām, kas var ietekmēt mūsu nākotni, konkrēti šajā gadījumā rīkoties ar savu resursu. Ja? Parasti kas kaut ko runā, viņi runā par kaut kādām abstraktām Eiropas vērtībām. Un arī tad viņi parādās un uzrunā Latvijas publiku tikai pirms eiro vēlēšanām. Pēc tam viņi atkal pazūd 5 gadiem. Jeb stāstīja par iPhone USB-C vadi. Es teikšu godīgi, viss kaut kas ikdienā ir jādara, bet man tomēr politika interesē, ekonomika patīk, un tas viss man mēģina sekot. Bet Eiropa parlamentā Ždanak laikam vairs nav, vai ne? Vai joprojām ir? Es pat nezinu. Kaut kāds krimināla process ir. Kaut kāds krimināla process. Vienīgais, ko es zinu, bet tagad viss te beidzās tāpatās. Vienīgais, ko es zinu, ir tagad uzrunā, ka Iepsters jau bija aizmirsts par viņu. Un es zinu, ka Kols bļaustās par Ukraiņu. Es kaut ko redzēju TikTokā laikam. Zīle ir mūsu tā kā statiskais. Ildzīvotājs. Tagad ir atgādāt, protams, ja man sāk atgādāt, es atceros, bet īstenībā, tas ir īstenībā ļoti interesanti, jo es nezinu, ko viņi tur dara. Kā viņi tur bija kaut kāds poļu komiķis tika parlamentā. Zini šo stāstu? Man liekas, tas stāstīja. Jā, poļu komiķis tika parlamentā, viņš teica, ievēliet mani, es jums vienkārši filmēšu, kas tur notiek. 11:00, tā, kā bija tāds ECB bijusī prezidenta Meijera, kā viņa bija tā blondā. ECB bijusī. Bankas. Fonden, Tā, kas ir tagad vadītāja? Tā blondā, kā viņai bija? Fonderlei. Jā, tā tur. Kurā gadījumā komisijas vadītāja vienalga. Viņa soļo uz kafiju 11 no rīta. Tā kā tā ir notika latvieši ir to deputātu problēma. Jo padomāt, tu aizbrauc to Briseli, viņš saņem tur 400,000 algu laikam, vai ne? Neviens tur baigi, viņus nekontrolē, viņi tur ir birokrāti galos. Tā jau ir ļoti silta vietiņa. Jo man vienkārši tas iespējas ir, ka kopējais Eiropas Savienības viedoklis par viņiem ir tieši tās pats kā mums, ka negatīvs. Ka tie Eiropa, ka parlamentā un Briselē tur viens ko nedara. Viņi tikai iet uz kafiju. Redz, ka dara tikai nemūsēji. Nē, īstenībā ekonomiskās intereses aizstāv. Teiksim, es zinu, es runāju arī tur ar dažiem igauņiem tā tālāk, un viņi stāsta, kādā veidā viņi panāk kaut kādas lietas, piemēram, kā var apgūt, tas smieklīgais vārds, Eiropas naudas, piemēram, ja tev kaut kā patiešo neļauj, piemēram, reklamēt savu valsti un produktu, tad kādā veidā tur var izveidot tā, ka to naudu tomēr var izmantot un tomēr uzlikt gan to valsts emblemātiku, gan tam līdzīgi. Tur ir ļoti daudz smalkas lietas, tas, ko mēs neredzam. Bet jūs pareizi teicāt, es personīgi gribētu tā, es netaisos kritizēt nevienu no konkurentiem, jo šis nav kampaņošanas pasākums, bet es tomēr gribu redzēt, lai jebkurš. Jā, bet ja gribi samaksāt, tad droši ar to izdarīt. Jā, bet es gribu redzēt, lai ja viņš tur aizbrauc, lai viņš man visu laiku stāsta, kas tur notiek, kas briest. Jā. Tāpēc es, piemēram, šodien ieliku tur par to biomasu, bet es arī vienlaicīgi atcerējos, ka, ja tu esi eirodeputāts, klausies, es gribu, lai tu man pastāsti. Tu taču tur sēdi. Tev tur SVH taču bija Amerikas, viņu pirka ēteri laiku, viņš stāstīja, laikam, katru nedēļu bija kaut kas tāds. Tas ir viens piemērs. Jā, bet tu jau vari to darīt savā sociālā tīklā, stāst savam elektorātam, klausies, draugi mīļie, reku, tur tagad sāk tapt šitāda lieta. Un ja mēs neko nedarīsim, pieņemsim, pēc 3 gadiem būs tās, bet ko mēs varētu darīt? Uzaicināt tur nozars pārstāvus, vēl kaut ko eksperts, atbrauciet tie, kuriem tas interesē šeit Latvijā, vai arī politiķi, kuri veido kaut kādu enerģētisko politiku, atbrauciet, pamēģiniet kaut ko izmainīt, vai sākiet pie tā strādāt. Tas ir tas, ko vajadzētu deputātam darīt, nevis tur pazust uz 5 gadiem. Es kā šodien atceros, laiks mums ir. Kas? Tur bija teikt, ka mums ir jābeidz. Mums jau stundiņa riņķi, jā. Gunteram patīk izskatās, viņa daudz, kas man ir lidos jābrauc uz 11:30. Man ir ļoti daudz laiks. Es nekur, es pēc sievas braukšu pakaļ. Kaut kur aizbraucu atkal prom. Bet es, zināt... Nē. Es gribēju tevi par buržiju nosaukt. Biznesa klasē. Bet, zināt, to nevajag kavēt. To reklāmu, kur Šlesers stāstīja par sviestu. TikTokā, zināt? Viņš iegāja veikalā un teica, ka šeit ir sviests. Latvijā viņš ir dārgāks kā Lietuvā.
sviests. Nezinu, tā bija viņam tāds. Tad, tā kā stāstīja tādam, tur vidēji tāda, varbūt cilvēkam uz galva ir acis tādā tonī. Un man ļoti, es nevaru aizmirst, kā Ījebam bija video. Šis ir mans kabinets, te ir dators. Tur ir loks. To es redzēju. Tas ir ļoti labs. Tā kā abi divi man tā kā vienā. Saturs priekš durakiem, gan labējiem, gan kreisējiem. Jā, tā kā... Tas ir tas trakākais. Ja tev šī tāds muļķības stāsts un tu tam piekrīt un tev ir reitingi, ok, bet pasak lūdzu, ko tu tur dari. Vai vismaz tad uzvedies pastāst cilvēkiem šeit, kas notiek Eiropā, kas mums nāk, kas mums draud. Man tas vienkārši liekas loģiski. Un to jau var atcināt uz jebkuru. Vieniem patīk tur kreisi, otriem labēji, bet vismaz parādies, kaut ko, izdara kaut ko. Savu elektorātu labā, ja. Teiksim, es vairāk runāju par tām ekonomiskām interesēm, bet ir tāda, kur tur pa kaut ko pa sociālo sfēru gribai vai. Kaut kur tas sociālais kontrakts pazudis, vai ne? Kā tev ir politiskā elite domā, ka mēs, tomēr ir tas varbūt tas populistiskais, mēs vairs nepatīk, bet tas populistiskais izteiciens, ka politiskā elite domā, ka tauta kalpo viņiem. Bet, bišķi ir tāda sajūta, ka viņi tur kaut ko dara, mēs par viņiem ierēcam, nezinu, tas ir nopietni neuzņem, tikai neuztver. Uzņēmēji paši ir sākuši būvēt kaut kādu valsts vīziju vispār, kā es saprotu, kaut kāds, bija turībā, nesen bija kaut kāds fórums. Kaut kā jocīgi. Tas lāzers vai kā viņš. Kā viņš, es te pasvītoju. Kaut ko es te pasvītoju. Bija tur tie scenāriji, tur 3 vai cik tur. Jā, kaut kur tieši bija. Pēc, kur ir. Nē, tas nav gan. Bet, labi, kaut kas tur ir jocīgs. Kāpēc viņš gribēja paspīdēt, ka viņš dienas biznesu lasa? Nopirkt žurnālu vēl. Bet starp citu, es nesen atsāku lasīt, un es sapratu, ka tur tomēr tas saturs konkrēti arī tieši dienas biznesā, viņš ir ļoti kvalitīvs. Es to drukāto presi sen nebiju lasījis, es domāju, ka internetā gandrīz viss ir, bet izrādās, ka strādā. Īpaši tās relīzes, kuras es sarakstu, jā. Kas ir tās bauma bija, ka dienas biznesa Šlesaram pieder, ja? Kaut kas tāds vai kaut kam citam? Bet, dati ir dati, un es varu visus iepriecināt. Šitais par kredītiem? Šitais ir ļoti interesanti, jā. Tas arī tu pastāsti mums, tu tomēr esi sektorā vairāk. Nekustamā īpašumu, ne? Šis par nekustamā īpašumu? Kopumā. Labi, ir tāda lieta, ka tu pasties hipotekāros kredītus, kā ņem, tu redzi, ka Lietuvā, Igaunijā, lai gan tur dārgāk īpašumi un pieejamība īpašumam ir zemāka, un attiecīgi cena pret algu, viņi tāpat naskāk pērk. Mums ir lētāk īpašumi, mazākas algas, bet mums īpašums ir pieejamāks, bet mēs mazāk pērkam. Un tas jau ir skumīgi. Tas nozīmē, ka pēc 30 gadiem viņi visi jau būs ar savu net worth normāli, un mēs būsim ļoti nabadzīgāki. Pieņemot, ka kāds būs, kas nopērtus. Tad ir pārējie, tad, ja tu gribi nofinansēt savu attīstības projektu, viņiem atrast bankas vai nebankas kreditētāji ir pietiekoši normāli pie mums dabūt bankas kredītlīniju, tad dažreiz pat atsaka, ja tu esi jau kotēts liels fonds, un dienas beigās uzņēmēji, viņi tur negatīva tendence, vai ne? Uzņēmēji, ka caur gadiem kreditējas no bankām arvien mazāk un mazāk. Statistika ir tāda, kas tad var izveidoties beigās? Institūciju sektora kreditēšanas apjoma Baltijā, tātad cik lielā mērā kredītus dod uzņēmumiem vai organizācijām, kas nav bankas, ir finanšu sektorā. Ja mēs skatāmies, ka 2010. gadā 2010. gads ir 100%, tad Latvijā pašlaik ir 60% no 2010. gada apjoma. Tātad 2 reizes mazāk gandrīz. Igaunijā ir par 50% augstāk, un Lietuvā ir par 25% augstāk. Šeit būtībā pirmās kodas neārstējumas slimības pazīmes, man šķiet. Tas grafiks izskatās drausmīgi. Tas nozīmē, ka mēs lēnāk augsim, tas nozīmē, ka mēs beigās pirksim no kaimiņiem visu, jo mums vienkārši nebūs nekā, ko pašiem saražot. Jā. Tas ir geto screenshots. Jā, es tieši skatījos, ka Lietuvā pagājuši gadu mājasaimniecībām tie hipotekārie kredīti bija pieauguši par 10%. Un uzņēmumiem bija kaut kur par 6%. Ja, tad nelielai atkāpēs tur bija putām uz lūpām. Protams, tādi Igauniem vairāk sāp tie hipotekārie, kas ir dēļ Eiriboru paaugušies. Bet tas ir ik pat 5-10 gadiem tā notiek. Pārvarēs viņi to. Un nav nekas traģisks, jo maksā 4%. Tā ir paredzēts. Tā ir normāla naudas cena, manuprāt. Mēs vienkārši bijām pārāk ilgi pieraduši pie tā, ka dod par 0. Un kas no tā bija? 0% apstākļos vajadzētu būt tā, ka visiem dod kredītus un ekonomika attīstījās, bet tas nenotika. Ja? Tagad tā naudas cena vienkārši ir normalizējusies un, protams, šobrīd izskatās, ka tās procentu likmes nedaudz pazeminās. Ja?
tikko samazināja Zviedriju burtiski vakar. Vai? Eiropā. Viņi samazināja to bāzes procentu likmi no 4%. Viņiem ir savēja. Viņiem ir kroni, jā, bet eirozona vēl nav, bet tiek uzskatīts, ja Zviedrija ļoti cieši saistīta. Viņi ar ECB to monetāro politiku ļoti koordinē. Amerikā inflācija tāpat joprojām. Amerikā jau tā par augstu, joprojām par augstu inflāciju. Amerikā arī, bet Amerikā redz, ka tur ekonomika attīstījās. Ja tev ekonomika attīstās, tad baigi. Jo Eiropā ir otrādi. Eiropa šausmīgi stagnē. Vispār Latvijā mēs aizgājām jau mīnusā, un Igaunija mīnusā un daudz cits. Ja tu to procentu likmi turēs augstu, tad mums ir mazliet cits problēmas. Šobrīd izskatās, ka viņi varētu nedaudz samazināt. Bet pa lielam, nevajag jau pārdzīvot. Tā likme tie 4% un tad pieskait to tavu risku, to maržu, ja? 2,5%. Vai tas ir? Ievērojot inflāciju, viņa jau tāpat ir diezgan liela. Tie nav šausmīgi procenti. Mēs vienkārši bijām nedaudz izlutināti ar to, ka mums viņi bija beigts zemē. Es kaut ko redzēšu, to Džeks, 1500 eiro mēnesī pelnu, paņēma māju kredītā, viņam 4 bērni, tagad bļauj bez tabū, ka viņam ir slikti, viņš atņems māju. Tā kā parēķina cifars. Tā, sorry, bet Bēdinieki, tu man teici, ka Latvijā 27% cilvēku ir hipotēkas. Es jums aizmirsu. Kaut kāds 27% cilvēku. Cik ir? Jo vienlaicīgi hipotēkas ir 140,000, man liekas. 140 Latvijā. Un Igaunijā un Lietuvā kāds ir līdzīgi ekvivalents skaitlis? Daudz vairāk. Bet tad sanāk, kas tas ir? Jo, cilvēka maksātspējas, tā kā varbūt mainīgais, kas tu parādi, jo ir kvadrātmetras cena, vai ne? To, kāpēc mēs izsniedzam mazāk hipotēkas? Labi, tas pats jau plus-mínus ir. Kāpēc Latvijā izsniedz mazāk hipotēkas? Ēnu ekonomika ir drausmīgāk, vai latvieši ir tā nobijušies no 7. gada, ka viņi vairs neņem kredītus? Es domāju, ka latviešiem ir, piemēram, visi uztraucās ļoti par to, ka mums deva tās, tā kredītiem bija tas, kā to nosaukt, kad bija... valsts dod Eiribora daļu atpakaļ. Subsīdija. Kā to sauc? Subsīdija vai kas tas ir? Tas atbalsts hipotekāro. Es pret viņu šausmīgi cīnījos. Tehniski tas ir greizi, jo mums ir inflācija, mums ir jābremzē inflācija, un mēs vēl naudu metam iekšā. Bet tajā pašā laikam liekas, ka mums ir galvās tik milzīga trauma pēc tās 8. gada krīzes. Un tas, ko mēs redzam, kā mēs kreditējamies, pat tad, kad mums ir lēta nauda un lēta īpašumi un samērā visas iespējas pirkt un redzot, cik mēs ļoti nepērkam. Man pat liekas dažreiz, ka varbūt tik neracionāls lēmums ir vajadzīgs, lai ko sadziedētu tautas apziņu, lai mums visiem šķistu, ka tas tomēr ir droši, ka par mani parūpēsies, ka es varu ņemt tās ilgtermiņa saistības. Kas parūpēsies par tevi? Valdība, valsts. Tas ir šausmīgi slikts uzskats. Bet, par tevi dzīvē. Tev vajag dzīvot ar pārliecību, ka visiem par tevi ir viena alga, un ka par tevi tavu pakaļ neviens neglābs. Nē, es tā dzīvoju, bet kāpēc tad, kad ir iespēja visi neņem tos kredītus pa lēto, kāpēc? Kā tad man liekas, ka iepriekš 2008. gada ņēma, tad viss ir kārtībā. Un es pats strādāju bankas sfērā, pirms tam man ļoti daudz paziņas. Ja es sāku vispār savu karjeru tur Latvijas bankā, pēc tam Komercbankās. Un es ar vienu kredītu menedžeru runāju, viņš saka, klausies, es eju un stāstu šitam savam priekšniekam, ka tā bija Svetbanka, ja, ka šitam nevajag dot. Viņš neatdos. Nē, jādod visu, un prēmijas deva tad tur pirms tā 2008. krīze. Tad, ja tu sasniedz tos kreditēšanas rādītājs, tā kredīta izsniegšana, viņa bija tā kā sales. Jo vairāk tu pārdod, jo vairāk tu izsniedz, jo labāk. Tā kā filmā Big Short, principā, vai ne? Viņi savus ienākumus ir par pilspolu rakstīju uz lapiņas, un tas bija apliecinājums taviem ienākumiem. Un tagad ir otrādi. Tagad, saproties, aiziet, ja tur arī uz īpašumiem, es tagad dzirdēju, ka tos lētos īpašumus tur pusi kešā pērk, skaidrā naudā. Ja? Nevis tā, ka skaidrā naudā, bet bez kredīta. Tas bija. Tas bez kredīta īpašums lielāks. Bez kredīta. Tā ir bankā nauda un tā. Jo daudziem nedod. Jo vispār ekonomika un īpaši finanšu tirgi, viņi ir emocionāli. Nevajag iedomāties, ka tur ir kaut kāda šausmīga gudrība tā tālāk. Taču tāpat cilvēki. Ir rational exuberance, ja, ka tev aiziet no vienas galības uz otru. Ja, tur pirms 8. gada dod šausmīgi kredīts, un tagad vienkārši izdomā, mēs tagad nepērkam, mums pēc 2 gadiem būs par trešdaļu dārgāk īpašumi, kad visi atgriezīsies, un tad visi masā pirks. Jau būs pozitīvas ziņas. Bet kas ir tā problēma? Bet kas ir tā, kur jūs par nekustamo es mazāk saprotu skaidrs, kā jūs abi. Kas ir tā problēma?
maza maksātspēja, cilvēki baidās, vai bankas baidās? Nu, es teiktu, primāri cilvēki baidās, jo tie, kas var paņemt, nepaņem. Kuriem vajadzētu ņemt? Nu, ir abi tomēr. Ir abi. Nu, mums bankas ir ļoti, ļoti konservatīvs. Viņam ir iemesls. Igaunijā un Lietuvā jau tas pats viņam, ne? Es teiktu, tas, ka tas 1500 eiro cilvēks dusmojās, ka viņam nedod lielai privātmāja kredītu, labi, ka nedod izglābt to cilvēku. Tieši tā, jā. Un to nedarīja pirms 2000, tur, kad bija tas 2007. 6. gads. Tur jau beigās izdomāja tā, ka labi, tavu māju tagad maksā tur pieņemsim 200,000, bet mēs tev iedosim 210, jo mēs zinām, ka tai mājai tā cena vēl pēc kaut kāda laika kāps, un tev iedod vēl vairāk, un tad tu pārdod tālāk, un bankas bija īstenībā tās, kas to burbuli uztaisīja, un tas tā notiek visur pasaulē, ja tu sāc dot baigi daudz kredītus, jo īstenībā nekustamā īpašuma cenas tirgu Latvijā noteikti nosaka bankas. Cik viņi tev novērtē, cik viņi tev to naudu iedod, un cik viegli un cik lētu viņi tev to iedod. Tad tā cena vai nu kāpj, vai nu viņi stāv uz vietas. Trešā persona. Kā lūdzu? Novērtējumu, jo banka nesniedz. Trešā persona balstoties uz pagātnes darījumiem. Nē, tieši tā, bet banka jau tev, ja agrāk deva, es saku, tur pirms tās dišķibels deva pat virsvērtējumu, un tam līdzīgi tas pats par sev kurināja tās cenas. Bet tie banku apstākļi mums un kaimiņiem ir vienādi un globāli priekš hipotekārā ņemšanas, un mēs bijām kūtrāk. Tas nozīmē, ka mums galvās ir kaut kādi tārpi, ka mēs vai nu mēs baidamies, vai mēs vienkārši nespējam lielo ilgtermiņa bildi saskatīt. Kā to dziedēt, es nezinu, bet man liekas, tas paņēmiens ar to naudas dāvāšanu par velti nemaz nav tik ļauns, cik viņš izskatās racionāli uz to skatoties. Bet varbūt mazliet pesimistiskāk, varbūt ne bankas, ne paši cilvēki tic kaut kāda ekonomiska izaugsme tuvākajā nākotnē vai vispār nākotnē. Tas ir superbriesmīgs faktors. Un tas, es domāju, pats būtiskākais, ka mums tomēr ir tā tūredzība. Teiksim, tā banka jūtās drošāk Igaunijā, pieņemsim, ka viņi redz, ka tur tirgus attīstās, cilvēki būvē mājas, tam līdzīgi, tad viņiem arī komfortablāk tajā ekonomikā ieguldīt naudu. Mēs jau šeit nezinām, kas būs rīt, jo mums ir ļoti īstermiņa domāšana gan cilvēkiem, gan arī valsts līmenī. Ja, jo tās lielās lietas, kas varētu ietekmēt, piemēram, izglītības sistēmas sakārtošanu, kas varētu ietekmēt to situāciju pēc 5, pēc 10 gadiem, tās jau netiek risināts. Minimums, tas ir minimums. Ja mēs tas ir minimums. Ja mēs šis ir visbailīgi, tas man ir tiešām vienmēr viedējis. Ja mēs rītdien sakārtojam izglītības sistēmu, rezultāts būs pēc 15, 20 gadiem. Ne tik traki, saprot. Viņi varētu cīnīties ar tiem, kas tagad nepaņēma biznesam kredītu un to tām sakām. Ne, bet ja tev ir neizglītota tauta, tev ir jāizcirkulē paudzē caur izglītības sistēmu, bet tev ir vēl vienai paudzē jāizcirkulē caur izglītotiem vecākiem kaut cik. Vai izglītotiem vecākiem māsām un brāļiem. Redz, nav tik traki, tur ir tās tehnoloģijas. Es par šito domāju, ja, ka tagad taču tu vari uztaisīt ļoti kvalitatīvus video materiālus. Paņems to pašu matemātiku, ja tur ir tur kaut kādas lietas, kas tev ir jāiemācās, ja tur trigonometrija vai aritmēja, vēl kaut kas. Tu to var uztaisīt, un tādas platformas ir, ja. Tu pat vari šos te video pasniegt, tu viņus var pielāgot, uztaisīt 3 versijas. Ja? Tur vienam cilvēkam viņš saprot, tā, ka viņam stāsta varbūt vizuāli, otram kaut kā savādāk. Un tādā veidā tu var ļoti ātri panākt to scaling efektu visā valstī, ka tev katrā skolā tev ir pieejams šāds materiāls. Un skolotājs faktiski ir tāds kā, es viņu sauktu pa mentoru, ja? Jo viņam jāpalīdz. Tur varbūt tu nemāki vēl, tev jāpalīdz, reku tu šito var atrast vēl kaut ko pastāstīt. Jo ir neiespējami tagad sākt ieguldīt pedagoģiskajā izglītībā, mainīt to sistēmu smagnēji, izaudzināt pilnīgi jaunu pedagoģu paudzi, pēc tam vēl panākt, lai tie visi pedagoģi nonāk absolūti visos reģionos. Tas ir utopisks plāns, tas ir jādara paralēli, mēs gribam uzlabot to. Bet šobrīd tehnoloģija laikmetā es atvainojos, kāpēc tu nevari vismaz tā, lai tev katram bērnam ir pieejams ļoti kvalitatīvs. Tas pats ar skolas testiem. Ja, skolotāji ļoti daudz laika pavada gatavojot stundas, jo viņiem tur tās likmes arī, kad jūs paskatīties, ka viņi tur bija izlabots mājasdarbs 3 centi vai kaut kas tam līdzīgs. Tur viņiem ir tas, sakot, ir tās pasniegšanas stundas un gatavošanās stundas tam līdzīgi. Tad, kad tu gatavojies tās lekcijas, tu jau vari sagatavot standardizēt, tāpat arī testus. Un tās lietas tu vari izdarīt ļoti ātri. Un tad iedomājies, ja tu, pieņemsim, taisi kaut kādu, nezinu, spēc komandu, kas tagad Latvijā ir tādi
uzņēmīgi cilvēks mēģina šo virzīt. Ja? Bet iedomājies, ja valdība pēkšņi izlēma, ka mēs tagad taisam speciālu darbu grupu un mēs 2 gados mēs uztaisam visu šo platformas digitalizējumu. Ja? Un tad vēl piedomājam. Un tad, kāpēc gan tu nevari kaut kādā 5. 6. klasē sākt jau visu šito un uz augšu? Cik tev 7 gadi, un tur iznāks normāls... Cerams. Man ir tāda vīzija, ka to var izdarīt, to vajag vienkārši darīt. Yeah. Bet nevis tā tradicionāli, ka tur saprot 2 vai 3, cik gadus mēs runājam par vienā skolu likvidāciju. Projektu tur uzstājas, tad 3 gadus paskatās rezultātus, pāanalizē. To nevajag, tāpēc, ka viss taču pasaulē izmanto. Divriteni taču neviens te neizgudro jau. Ja? Klau. Kā mēs tā valstiski un globāli sākām runāt par lietām, ko mēs nespējam faktiski paši kā individuāls personības īsti izmainīt. Tāpēc tieši vietā, man liekas, būtu mūsu nobeiguma jautājums, jo mēs cenšamies visiem paprasīt pēc tam, ja mēs tā kā par politiku kaut kādā esam tajā sarunā runājuši, ja tu pēkšņi kļūtu par Latvijas diktatoru ar pilnīgu varu. 3 lietas? 3 lietas, ko tu izdarītu nākamās nedēļas laikā. Tu vari visu. Tu vari likt visiem braukt pa kreiso pusi, tu vari nošaut kaut bet ar steroidiem, ieročiem, atombumbu un visu. Man vairāk ir tās tēmas, tātad pirmā tēma šobrīd, un es par to daudz runāju, tā ir drošība. Un mums ir šī nozara, vispār tas akcents uz drošību ir jādubulto. Ja? Un es to redzu 2 lietas. Viena lieta ir tā ka bez drošības mums iespējams nav nākotnes. Otrs drošības jautājums ir izcili iespēja, tā ir tirgus niša, kādā veidā to var attīstīt ekonomiku šeit. Ja? Tāpēc, ka tu gribi inovācijas, vēl kaut ko, bet kur nāk iekšā naudas, kur būs pieprasījums? Kas būs nākamais? Nav svarīgi, kas bija pirms tam, tur Skype vai Printful, kas būs nākamais? Es domāju, tās... Lēti ieroči ir baigā lieta, jo amerikāņiem tāda ir tas skaļā saruna par to, cik ļoti amerikāņiem izmaksā noteikti vienu lētu dronu, kas maksā tur $150, un tad amerikāņi, lai tādu noteikti izmanto 150,000 lādiņu. Tas tikai Izraēļu nolīdzināt. Jā, un ar tādiem droniem tā ir tā problēma, ka viņus var lētu uzražot un kādam uzlaist virsū. Bet, ja neskaita kaut kādu zemu lidojuši tam līdzīgi, tev vajag šausmīgi dārgus ieročus šobrīd, lai noteikti. Respektīvi, tā ir tirgus niša. Mēs sakam, ko mēs darīsim? Mēs tagad sēdēsim, mēs izdomāsim Santa Klaus. Otra lieta ir šī izglītība, tāpēc, ka mums nebūs nākotnes. Tas ir vienkārši, kad izglītībā mums ir jāiegulda riktīgi un uzreiz. Ja? Es uzskatu, ka to var sakārtot. Teiksim, ja man ir vara, kur es varu... Reku ir budžets, reku ir kas... Jā, tā ir strauja šī digitalizācija un izbeigt muldēt par kaut kādu skolu aizvēršanu, atvēršanu, 2 gadus runā par kaut kādām muļķībām. Ja? Godu vārds, vai šitā skoliņa tur ir laba vai viņa slikta, vai mēs viņus vērciet vai nē. Un tad ņemās 2 gadus. Kas? Seņi varēja aizvērt un atvērt. Te pieeja jābūt ir tāda rāmtiņa, jobs to be done, ja? Job to be done, ja? Tā metoda. Jā, tieši pēc šīs ka tu identificē problēmu un tu ej un viņi risina. Un es saku, mums ir problēma tātad šobrīd ļoti aktuāli šī aizsardzības tēma, un otra ir izglītība. Tā digitalizācija vairāk double down uz digitalizāciju. Absolūti. Bez tā mēs ātri rezultātu nevaram sasniegt. Paralēli mēs darām vispārējo. Mēs skatāmies, pieņemsim, kādā veidā nodrošināt arī to skolotājus kaut kādas, bet tur jāskatās uz vietām, tur jāstrādā pašvaldībām, jāpiešķir naudu un tam līdzīgi, lai saglabātu tomēr tās izglītības iespējas visur, jo mēs negribam, lai mums izmirst Latvija. Ja? Es vispār uzskatu, ka mums ir tik brīnišķīga zeme, ka mums vajag izmantot, dzīvot, tā, lai... Ja es pats dzīvoju ārpus Rīgas nedaudz un izņemot pie jums te... Man negribās te braukt uz centru. Ja es dzīvotu 100 km tālāk, no tā daudz kas nemainītos. Un to es saprotu, bet man blakus ir skola, ja? Tur veciem cilvēki, kā saka, to pastu vajag, ja? un to rimīt. Bet saprot, pēc būtības, ja mums varbūt ļoti daudz vietas Latvijā, kur tev tas svaigais gaiss pietiks neatkarīgi no tā, cik tās malkas dedzinās vai nededzinās, vai uguns, kurš kurinās, vienīgi riepas nevajag dedzināt. Ja? Un trešā lieta? Man jau tā ekonomika tomēr. Ja? Es gribētu īstenībā beidzot
sakārtot enerģētikas sfēru. Ja? Un tā ir enerģētikas politika. Man ir konkrēti, es daudz par to rakstījis, ko es gribu. Ja? Un nav tā, ka es teiktu, ka vējam pilnīgi ne, vai saulē pilnīgi ne, bet es tomēr iet uz kaut kādu pragmātisku lietu, jo, ja tev nebūs lēta enerģētika, mans mērķis ir lēta, viņi nedrīkst būt piesārņojuši īpaši, ja? Bet es obligāti nesaku, viņai tur jābūt tur net zero vai tur tam propelim. Lēts kilovats. Lēta enerģija nozīmē to, ka tev vairāk naudas paliek pāri visam pārējiem. Jā, bet kas ir tas, varbūt tas pragmatiskais viens tās praktisks solis, pirmais solis, lai mums būtu lēta elektroenerģija? Sākot rītdien, kas mums ir jādara? Enerģētiskie projekti, diemžēl, prasa gadus 15, lai uztaisītu. Jā, bet kaut kāds lēmums jāpieņem rītdien. Ko mēs darām? Būvējam reaktoru? Es īstenībā gribētu dzirdēt, ko saka sabiedrība par ļoti vienkāršu jautājumu. Tu esi diktators. Tev nav jāprasa sabiedrībai. Nē, viņi tādi atšķirīgi. Ja gads galva viņš teica, ka man nepatīk vēja enerģētika, tad ir viena lieta, kas man ļoti patīk. Man patīk atomenerģētika. Jā. Tad būvējam atomreaktoru. Tas ir tas atomreaktors. Jo es uzskatu tā, ka tagad tās teces, kur ir gāzes teces, viņi darbojās, viss ir kārtībā, bet pēc 20 gadiem viņi tāpatās, tās gāzes droši vien nāksies atteikties, un priekš kā mums viņi vajag, jo šobrīd viņi ved tur pāri jūrai no Amerikas vai no Katars. Priekš kam, visu mūžu tā mēs nedarīsim, ja? Mums uz kaut ko jānomaina. Kā savādāk pieprasījumu nolīdzināt? Reaktoram vienmērīgā jauda. Tas gan? Tad mazāk vest gāzi. Mazāk vest gāzi. Divas lietas. Klausies, tiem zaļiem patīk tas ūdeņradis. Atomreaktors. Tur augstās temperatūras procesos var iegūt ļoti efektīvu šo te ūdeņradis viens. Bet otrs ir, ka tas nav taisnība, ka atomreaktors nevar modulēt. Pat vecos atomreaktors, kas ir Francijā darbojās jau 10 gadiem, arī viņus var modulēt. Bet pat, ja tu nemodulē, tad taisi kaut vai to vienalga, ko tur gribi. Ja tiem zaļiem vajag to ūdeņradi, ņemiet. Ja. Viņš būs lētāks, iespējams pat kā tas, kas ir iegūts no ļoti dārgi uzstādītām vēja stacijām. Okay. Dāmas ļoti strukturēta un racionāla atbilde. Beidzot kaut ko izvilkām no kāda. Parasti visi filozofi ir konkrēts atbildes. Super. Jūs man samulsināt, jo man būtu vēl droši vien tās 10 lietas, bet es domāju, kas būtu trešā? Tev tēma nākamajiem sociāliem ierakstiem. Ja es būtu diktators, kas gan varētu būt labāks ieraksts, kā ja tu gatavojies vēlēšanām, kā ja es būtu diktators? Viena lieta gan es pateikšu, ko vajadzētu mainīt valsts pārvaldē, tieši kā reiz no diktatora pozīcijas. Kas saprot, ir jāizbeidz šitā te tukšā sēdēšana tajā Domburšovā, un tukšā muldēšana. Respektīvi, ja tev ir kaut kāds uzdevums, tad es saku, viss tu esi atbildīgs, un datums šitāds, un tu nāc atpakaļ citādāk, tev ir tur. Tu saņemsi labu algu un viss tā tālāk, bet ja tu neizdarīsi, tad neizdarīsi. Bet personīga atbildība, nevis šitā kolektīvā bezatbildība, kur kā viens otram sūta. Un starp citu to, kā reizi mēs sakam, ja tu būtu diktators, tas būtu pirmais, kas ir jāmaina. Ja tu kandidētu Latvijā kā diktators, es par šo balsotu, par šādu nostāju. Tas ir taisnība. Dāmas un kungi, liels paldies, ka pievienojāties. Piesakot YouTube, Spotify. Cerams, ka būsim atpakaļ ar nākamo seriju pavisam drīz. Solam vairs nebūs tik liela pārtraukuma. Nesolam, bet centīsimies. Centīsimies solīt. Gunteram piesakojam, Facebook, Twitteris vai ne? Kāds ir tavs X platformas, X handles? Gunters V. Tā kā Gunters V. Vienkārši Gunters V. Super. Sekojam, spriežam. Visi būs noklausījušies Eirovīziju, kad šis nāks klajā. Man ļoti žēl, ka mēs nevinnējām. Šodien ir Eirovīzija? Laikam. Okay. Bet, kad nāks klajā šī epizode, tad viņa būs beigusies un visi jau rakstīs skumīgos rakstus, ka žēl, ka nevinnējām. Bet tad būs aizs hokejs. Paldies. Paldies.